Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, klausītāji, futbola draugi. SMS Kredit virslīgas 30. kārtas pēdējā spēle. Skonto pret Jūrmalas Spartaku. Mājnieces Spartaks, bet spēles favorīts Skonto, šobrīdējā virslīgas līderi. Un ņemot vērā sastāvu problēmas, ņemot vērā arī treneru diskvalifikāciju, ļoti varbūt izšķiroša šī spēle, jo zaudējot punktus pret Spartaku, Ventspils jau būs praktiski blakus. Šobrīd jau būtībā tā arī ir. 2 punktus vairs Ventspilnieki tikai atpaliek no skontiešiem. 29 spēlēs Skonto šobrīd 66 punkti, Ventspils 64 jau, jo pavisam nesen minūtēm 5-10 beidzās spēle Ventspilī, kur Ventspilnieki nosargāja pārsvaru par priekšpēdējā esošo metu LU. 2 vārdus guva Due Mujeci, pendeli nerealizēja pamatstāvā atgriezušais Jurijs Žigājos, bet pašā pamatlaika izskaņā metā vismaz godvārdus guva Kārlis Putāns, bet tomēr 2-1 Ventspils labā, tā kā 3 punkti ir Ventspilniekiem, šoreiz viņi punktus nezaudēja, un jau vairs tikai 2 punkti starp Skonto un Ventspili. Ja nebūtu Kārļa Villeruša lēmuma, šobrīd jau būtu abas komandas blakus viena otrai, bet par to jau uz vēlāk komandu sastādā Mājnieces Jūrmalas Spartaks. Vārtos Vitālijs Meļņičenko, 1. numurs, laukumā 32. Inguš Šlampe, 4. komandas kapteinis Vitālijs Smirnovs, 86. Ritus Krauklis, 8. Jevgeņijs Kazačoks, 18. Ēriks Punculs, tālāk 9. Kevins Mena, 27. Elvis Stuglis, 43. Ēriks Tufors, 7. Moštaks Jagubi un 2. numurs Davids Bagdasarjans. Tā kā, ja pasakojāt sīkāk šim sastāvam, droši vien arī pamanījāt, ka nav Spartakam arī paša optimālā sastāva un arī vairāk tādi, vismaz viens noteikti liels pārsteigums, pārējie varbūt tādi mazāki ir. Skontiešiem savukārt vārtos, kā parasti Andrejs Pavlos, 32. laukumā 27. Laša Dvalī, 12. Vladislavs Gudkovskis, 23. Viktors Moros, 2. komandas kapteinis Vladislavs Gābos, 19. Vjačeslavs Isājevs, 15. Ofosu Apija, 5. Nikita Berenfels, 9. Nikita Ivanovs, 11. Edgars Jermolājevs un 24. numurs Dāvis Sandis Trots. Jā, tas ir lielākais pārsteigums Skonto rindās, bet ņemot vairāk kādas visas sastāvu problēmas, tad to var par pārsteigumu uzsīt tikai daļai, jo skontiešiem tiešām ļoti plāns sastāvs. Būtībā, ja tā skatāmies no tādiem vairāk vai mazāk pieredzējušiem spēlēm, pat Gudkovsku un Ivanovu gados jaunos mēs šobrīd varam uzsīt par pieredzējušiem spēlētājiem, jo viņiem vismaz ir kaut kāda praksa, kaut kāda pieredze vislīgā. Tad būtībā Skonto šobrīd tikai 13 spēlētāji, Rugins diskvalificēts, Klimešvili, Ospols traumēti, tā kā nav sastāvs skontiešiem un ir spiests tam spētī laist laukumā Strodu, ko viņš droši vien, lai man piedod Dāvis, bet šobrīd noteikti viņš nedarītu. Atņem bumbu Elvis Stuglis, atņem viņš bumbu tieši Strodam starp citu. Stuglis arī bijušais skontietis Kevins Mena un Andrejs Pāvlos. Pēdējā sastarpējā spēlē Spartaks ar citu uzvarēja Skonto 1-0 pašās, negluži pašās, varbūt mača beigās, bet tomēr spēles beigu daļā. Edgars Gāričs izrāva uzvaru pēc Lašas Dvalī kļūdas un jāsaka, šodien tiešām Dvalī, lai arī it kā spēlē labi, bet tādas kļūdiņas, kas parādījušās, teiksim, daudz līdenes vietas, viņam šodien ir vairāk nekā pagājušā gadā, un, protams, pagājušā gadā arī Dvalī ļoti maz spēlēja, diezgan ātri jau devās projām, un tā tad Strots, tas ir galvenais pārsteigums. Skonto, Bagdasarjans, Skonto audzēknis, lielākais pārsteigums ir Spartaks sastāvā. Spartakam šajā mačā nav diskvalificētā Vitālija Fedoriva, tāpat nav Kravčenko, Konstantīna, arī šī modeļa būtībā līdera, lai arī varbūt citās spēlēs viņš nedaudz pat daudz uzņemās iniciatīvu, bet tomēr viņš ir šī modeļa līderis un tā kā grūti pat spriest īstenībā, kurām komandām no tiem sastāviem šobrīd ir pat lielākas problēmas. Droši vien jau, protams, skontiešiem, jo Spartam tomēr tas soliņš ir spēcīgāks un vispār tieši gribēja arī, vēl nezinu sastāvu, gribēja arī tādu atkāpju spēles laikā izdarīt, ka šīm abām komandām tomēr diezgan atšķirīgas ir problēmas. Skontiešiem ir labs pamatsastāvs, tas labs 13 spēlētāju kodols, kas ir vislīgas līmenim ļoti spēcīgs, toties nav vispār nekādas rezerves. Ir jaunieši, kuri tam maz pērtīs vārdiem sakot, šobrīd nav gatavi vislīgas līmenim, kas arī, protams, nav nekāds pārsteigums, jo viņiem nekāda spēļu prakses nav tiešām 98. 97. gadu, un tas ir normāli. Bet Spartakam savukārt citādi, viņiem it kā rezerves ir
pieteikami plašas, pieteikami lielas, piemēram, rezervētas pats Krivošēja, kurš droši vien šajā sezonā viņš nebūtu aizmucis no Skonto, šajā sezonā viņš pie šī visām problēmām būtu ticis pie diezgan solīda spēles laika. Vismaz sezonu turā pusē pilnīgi noteikti, bet toties Spartakam ir lielāka problēma. Spartakam nav tā 11 spēlētāja kodola, treneri, vai iepriekš Mikarelli, vai tagad Piļevčuks mainas uz pamatas stāv, un vēl joprojām tāda sajūta, ka nav atraduši īsumā Spartaka treneri, kāds ir labākies 11 šajā komandā. Bieži vien pat dažiem spēlētājiem no labākās pozīcijas šeit atrast, tas pats Federijus sāk spēlēt malējā aizsarga pozīcijā, pēc tam pārgājis vidējā līniju, tad arī var iecerēs no 3 centra aizsargiem uz 2, mums bieži vien neliekas, ka tas ir drīzāk tāpēc, ka Spartaks spētu labi spēlēt abās formācijās, bet drīzāk vienkārši tāpēc, ka treneri paši vēl nav pilnībā droši par sastāvu. Šeit Jagubī, ja nav Kravčenko, tad varbūt Jagubī varētu kaut ko parādīt. Grūti spriest, ko no viņa var gaidīt, cik viņš labā sportiskā formā, it kā, protams, talantīgs, Afgānis, Somijas Afgānis, spēlējis jauniešu lasēs, bijis pat arī Somijas beizlasē. Šo sezonu pavadīja Maskavas Dinamo, bet tā arī laukumā neizgāja, bija īrē no Spartaka, bet pat pie vārda netika Krievijas Premjerlīgā, un, protams, Maskavas Dinamo ir spēcīga komanda, bet uz papīra Jagubī ir potenciāls pieteikami liels, bet cik viņš labā sportiskā formā, to vēl redzēsim. Viņam tikai otrā spēlē, tikai virslīgā debitēja, viņš pret Jelgavu, atgriezās viņš Spartakā šajā vasaras periodā, Spartakā viņš vispār nav spēlējis oficiālās spēles pirms tam. Ziemā viņš parakstīja līgumu Spartak, bet uzreiz tika izīrēts Maskavas Dinamo, Kevins Mena kreisajā malā. Jā, arī Menam šī ir iespēja parādīt, uzņemties kaut kādu līderu lomu. Stuglis ar galvu sit, jā, pirmā iespēja spēlē, varbūt ne tāda 100% iespēja, lai gan ja bumba ir Stuglim ar galvu, tad to no šā attāluma varētu arī uzskatīt 100% iespēja. Elvis šoreiz netrāpīja. Arī Elvis pāriet no metas uz Spartaku. Diezgan daudz spēlēja paunstāvu, bet pēdējā laikā nedaudz mazāk, pat nedaudz varētu būt maigi teiks mazāks spēles laiks viņam tiek dots. Stuglis, Punsols, Mena, šie 3 spēlētāji varētu arī likt pasvīst Skonto aizsardzībai, varbūt nav viņi arī tik pieredzējuši visu gados jaunu spēlētāju un bez cik lielas pieredzes, bet tas pats Punsols vairākas spēles ļoti labi nospēlēs, Stuglis arī vairākus mačus, bet nav tādas stabilitātes Spartakas sastāvam, kas arī būtībā saprotams. Bez Gauriča tiešām iet smagi jūrmalniekiem un minēja pēdējā sastarpējā spēlē, kas šobrīd vienīgā Spartaka uzvara par Skonto, kopš Spartaks spēlē virslīgā. Tie vārti tika gūti ar Edgara Gauriča kāju un arī bez Edgara citās spēlēs iet ļoti smagi un nav Spartaks spējas iesaistīties viņam par 4. centrējums. Tika šķiet līdz bumbai Meļņčenko, ziemā bija Skonto, bet ņemot vērā visas finansiālās problēmas, pirms pašas sezonas sākuma Meļņčenko aizgāja projām no Spartaku un aizgāja prom no Skonto, pārgāja uz Spartaku. Pirms tam viņš būtībā bija Skonto otrais vārdsargs, ziemā gandrīz visu laiku spēlē tikai Andrejs Pavlovs, lai arī Pertīs stāstīja, ka viņam ir 2 faktiski vienā līmeņa vārdsargi, bet to kaut kā neliecināja pārbaudas spēles, jo te pašā ziemas kausā Meļņčenko tika dots ļoti, ļoti maz spēles laiks. Tufors, jā, arī, piemēram, tas, ko es teicu, ka nav tāda stabila 11. Spartakam, to pierāda arī tas, ka, piemēram, Lemtīs rezervē, kas diezgan daudz spēlēja vidējā līnijā, aizmugurē Elvis Stuglis, šeit nedaudz vai nokavēja Ēriks, vai arī Elvis pasteidās ar skrējienu brīvā zonā. Jā, šī kārtas pēdējā spēle, tieks varbūt vēl nav pastījuši rezultātus, var pasāstīt, ka pirmajā spēlē piekdien Rīgas Daugava uzvarēja Jūrmalu 3-1, Jūrmalnieki it kā pieteikami līdzīga spēle, bet tomēr tā īsti nedeva pat iespēju Rīgas Daugava pacīnīties par kaut neizšķirtu. Pālots būs pirmais bumbas, jā, vakardien 2 spēles, vakardien Jelgava izbraukumā ļoti svarīgā spēlē zaudēja Daugavpils Daugavai 0-1 un Daugavpils Daugava ir pakāpsies uz 3. pozīciju. Jelgava diezgan jau pailgu laiku, viņa bija 3. vietā, bija galvenā kandidāta uz bronzu, bet vakardienas mačs šo situāciju pamatīgi sarežģījis. Turpat vēl aizmugurē Liepāja, kas vakardien sagrāva Daugavpilu 5-0. Tufors dabūja pa kāju, Andris Reimans rāda, ka pārkāpumu nebija, bet savainojumu guvis ir ganieši jaunais spēlētājs. Jā, neiepazīstināju jūs ar tiesnešiem. Andris Reimans galvenais tiesnesis, uz līnijas viņam palīdz Haralds Gudermans un Jevgeņijs Morozovs. 2 arī vārtu tiesneši šajā spēlē ir Aleksandrs Anufrijevs, Jevgeņijs Vasikovs, 4. tiesnesis Aleksejs Griščenko un spēles inspektors Vitālijs Liholais. Jā, un šodien, kā jau minēju, Ventspilnieki uzvarēja
2-1 metu. Tā kā 4 spēles beigšās, šī ir pēdējā. Pirmnieka inspektors ir Liholais, un viņam droši vien varētu būt viens no galvenajiem uzdevumiem arī šajā spēlē, ne tik varbūt vērtēt tiesnešu darbību, cik varbūt sekot līdz tam, ko dara tribīnēs diskvalificētais Tamas Spērtī, lai gan ņemot vērā to, kur Tamas ir apsēdies tribīnēs, pašā kreisajā sektorā, pašā gan iz augšā, 3. vai 2. rinda no augšas pašas, tā kā izstāsta, ka vietas izvēle liecina to, ka Tamas šodien būs mierīgs. Nekā varbūt pret Liepāju, ka viņš tikko pēc izīšanas uz tribīnēm varbūt sākumā vēl bļāva no malas. Nebija būtībā nekas mainījies, vienkārši mainījās tas, no kuras puses viņš stadionā bļaujas saviem spēlētājiem un stāsta, kurā kā lēmumu jāpieņem, bet pēc ielaistiem Martiem gan Tamas aplus līdz spēles beigām, arī 1-2 beigās. Nikita Ivanovs pret Vitāliju Smirnovu mēģināja nolikt bumbu uz kreiso kāju, bet nedaudz sapinās driblā. Uzbrukums turpinās Jermolājevs, centrējums, Meļņčenko jāspēlē ar dūri, neķēra, neriskēja ķert bumbu rokās, Gabos, protams, nevis Gabos, Bērnefels, protams. Jā, vismaz tikko tagad tikai pamanīju Jermolājevam un Berenfeldam flangos saņemot bumbu, ka Gabos nemaz nav flangos. Gabos šodien ir vidējā līnijā, izsās, ka spēlēs Klimašvilī pozīcijā. Tā tiešām visās izsājies viszemāk, augstāk Gabos, vēl augstāk Moros. Tā kā šajā mačā Gabos būs vidējā līnija. Ne pirmo reizi šo zonu īstenībā, arī ka pašam, piemēram, bija savainojums, ka viņš nebija fiziski spējīgs nosekt visu flangu, tad vienkārši izlaižot viņu uz maiņu arī spēlē, kurā skondēšana nebija variantu, ko laist laukumā. Gabo izlaida, tā pusklibu un vienkārši pozīcija ielika, kurā viņam būtu mazāk jāsņem, balsta pusē pozīcijā, kur viņam tāda liela stresa bija jānospēlē, nebija nekādi sprintiņi jāveic un tā tālāk. Jā, Gabos tiešām spēlē vidējā līnijā ar Morozu kā centra pusargi, balstāja Sājevs. Pa flangiem ir Jermolājevs un Bērnefels 3. Stāsts, ka centra aizsargi vai arī būtu vienkārši Jermolājevs spēlē kā malējais pusargs. Tas jāapstāsta, kā Sturots un Jermolājevs atlīdz šo vietu labajā malā. Uzstāsta, ka ir 3 centra aizsargi. Tas arī var būt diezgan arī likumsakarīgs risinājums, ņemot vērā to arī, cik daudz spēlētājs Spartakam ir priekšējā līnijā. Jermolājevs, pirmais mums būs, protams, Smirnovs, arī bijušais Skontovs spēlētājs. Daudz bijušo Skontovs spēlētāju Spartakam ir, minēja Meļņčenko, kurš gan oficiāli spēlētāji arī neizgāja Skontovu sastāvā laukumā, vai vismaz pieteikumā tiek ierakstīts. Elvis Stūgls, protams, tāpat arī Davids Bagdasarjāns, labās malas aizsargs. Gal galā arī viens no treneriem ir savulaik bijis Skonto rindās, gan kā treneris, bet tieši kā spēlētājs vēl savas karjeras laikā. Malējais aizsargs Oļegs Blagan Deždins. Rezervē, piemēram, Jurijs Krivušai, kurš jau minēja šajā ziemā aizgāja prom no Skonto, pārgājis Spartaku. Tā arī, būtībā īsti neuzspēlējis pirmajā Skonto komandā, vairāk tikai dublieros, bet šajā sezonā tiešām ņemot vērā visas šīs problēmas, Krivušajiem varētu būt iespēja spēlēt vairāk, lai gan varbūt tieši uzbrucēju pozīcijā Skonto pat nav tās plānākās rezerves, ir Ivanovs, Gudkovskis, drīzāk varbūt flangā, piemēram, kādreiz Jermolājev padalīt spēles laiku, lai gan Jermolājevs arī diezgan daudz spēlē tieši kā malējais aizsargs, nevis varbūt tieši malējais pusargs. Mēnā, tikai vieni vārtņiem šajā sezonā. Elvis Stūglis šobrīd rezultatīvākais Spartakas spēlētājs no tiem, kas ir pašreizējā modelī, pašreizējā molē arī laukumā. Stūglim 5 vārti, ne visi gan Spartaka rindās gūti, jo 3 vārtus viņš guva arī metas labā, 2 vārti Spartaka rindās. Laša Dvalī. Koskis, Moros, atņem bumbu Kazačoks. Jā, ja minēja, ka daudz skontiešu ir Spartakam bijušo skontiešu, tad, piemēram, Skonto rindās ir arī bijušie Spartakieši, vārtos Andrejs Pavlos, vidējā līnijā Viktors Moros. Abi divi vēl Spartakā spēlēja pagājušajā sezonā, Pavlos un Moros vasarā aizgāja projām. Spartakam arī sākās nav grūtības visus pieredzējušos spēlētājus aizsūtīja projām. Pavlos gan beigās sezonas otrā pusē atgriezās komandā, bet Moros gan vasarā aizbrauc uz Baltkrieviju. Jagubī pret Āpiju, tālāk Stūglis, zaudēta bumba. Pajām diezgan līdzīga spēle, vienīgais tāds reālais bīstamais moments bijis tieši Spartakam, kuram, ja skatāmies tabulā, drīzāk
tā kā komentējot arī piekdienas spēli Rīgas Daugava Jūrmala, ka daudz vairāk tabulā bija vajadzīgs Jūrmalai, bet šajā mačā, kā jau minēju, bez variantiem īstenībā Jūrmala būtībā zaudēja. Šajā spēlē diezgan līdzīgi, jo Spartakam šie punkti it kā vēl teorētiski ir vajadzīgi, bet tas nav tik liels dzīves nāves jautājums kā Skonto. Spartaks vēl teorētiski uzvarot visus salikušos mačus, varbūt var iesaistīties cīņā par labāko četrnieku, bet tad ir jāatskatīt arī visādiem faktoriem, ir tiešām konkrētiem veiksmīgi jānospēlē. Ja vakardien Daugava būtu zaudējis Jelgavai, tad Spartakam pat četrnieks būtu reāli iespējams, tagad tas ir ļoti, ļoti teorētiski tikai. Aptur Dvalī Eriku Punculu, Bērenfelds. Bērenfelds kļuvis, bija Ģenmalājos nokļuvis kreisajā flangā, bet par Bērenfeldu runājot, Bērenfelds pēdējo mēnešu laikā jau kļuvis par diezgan stabilu un ierastu pamatsastāv vērtības Konto, kas varbūt vēl sezonas sākumā likās nedaudz dīvaini, dzīvi piespiedus Konto sūtīt Bērenfeldu pamatsastāvā katrā spēlē. Lai gan vairākus mačus tiešām Bērenfelds ir aizdījis ļoti labi, arī varbūt stabilitātes nevienmēr viņam pieticis, jo īpaši darbībā uzbrukošajās darbībās kvalitāte nevienmēr ir tik laba, arī Tamas pretī bieži vien no malas regulāri Bērenfeldu pamāca un mudina spēlēt drošāk, spēlēt pārliecinošāk, ko varbūt 1-1 spēlēt Bērenfelds netik daudz uzņemās pret arī pieredzējušākām komandām, pieredzējušākiem spēlētājiem. Gabos trāpa mēnes kāju, saglabā bumbu savai komandai. Gutkovskis, joprojām virslīgas labākais vārdu guvējs, 19 vārtu viņa kontā. Jānis Ikaunieks, pateicoties hetrikam vakar pret Daugavpili, pietuvojas arī Gutkovskim pavisam tuvu, Ikauniekam 18 vārti, un trešajā vietā joprojām Edgars Gauračs, 14 goli viņa rindās, viņa kontā. Dvalī, Isājevs. Dvalī varētu būt tas spēlētājs, kurš šajā mačā ir nedaudz jāpapresingo, jo nevienmēr Dvalī nospēlē tik droši, lai gan, protams, labajā flangā varētu būt vēl nedrošāks Strots. Vismaz būtu jāapmēģina šo jaunieti nedaudz papresingot. Dvalī, tieši tā 3 centra aizsargi, tā kā nekas pārsteidzoši ļoti nav. Moros, Gābos, Šlampa pirmais pie bumbas būs, arī Šlampiem. Tāpat kā Krauklim nav varbūt tik laba sezona, kā vismaz no sākumā. Viņam tik gaidīts, arī Smirnovs vairākos mačos ir pieļāvis savu neraksturīgi rupjas kļūdas. Tāpat kā, piemēram, spēlē pret Jelgavu, arī Spartaks palika sasā 0-0, bet Smirnovam bija vairākas rupjas kļūdas, par ko pretinieki viņam piedeva. Šī arī viena no retiem spēlēm šajā sezonā būtībā, kur abām komandām ir Latvijas standartiem pieteikami plaši fanu sektori. Spartakam kādi 12 cilvēki varētu būt, tikpat daudz varētu būt arī Skonto. Netik pagaidām skaļš un manāms varbūt kā pēdējā spēlē pret Liepāju, kad arī pēc mača beigām arī bija pirotehnikas priekšnesums, par ko Skondēšana beigās iedeva 200 eiro sodu, bet jautājums, kad šo naudu Skonto samaksās, vai vispār samaksās, ņemot vērā šīs zonas pieredzi. Kaut kādas bažas ir, ka šī nauda varētu ienākt disciplināru lietu komisijas sodu kontiņā. Vēl arī 100 eiro tam mazam Pertijam par diskvalifikāciju, viena spēle plus 100 eiro. Atceroties to epizodi, īstenībā bija gaidījis, būs lielāka diskvalifikācija. Labi, Pertijam bija savā ziņā, pat varbūt tiesības, bet tāds saprotams iemesls, kāpēc viņš sāka trakot, jo nepareiz tiešanas lēmums bija, lai arī tikai jauts, bet tomēr Tamas nedaudz izgāja no rāmjiem, bet pēc tam doties nekādā veidā tas neataisnoja to, ko Tamas pēc tam izdarīja, izskrēja laukumā un Direktorenko parāva aiz rokas. Par to es biju gaidīts, ka viņam iedos vismaz 2-3 spēles, bet tikai viena. Pālos pirmais pie bumbas, jā. Biežāk pie solaukuma robežām tiek Spartaks. Gutkovskis, un tas Skonto nedaudz varbūt bīstami tādā ziņā, ka to esmu reiz vien teicis, ka šajā sastāvā tik vāju soliņu, tik īsu soliņu Skonto ir spēles jāizšķir jau pirmajā puslaikā. Ja viņi to nezdara pirmajā puslaikā, tad otrajā puslaikā regulāri viņiem sākās spēka rezervu trūkuma problēmas, sākās vienkārši problēmas sācināt spēli no soliņa, pastiprināt spēli no soliņa, un otrajā puslaikā diezgan bieži vien ir vājāki, bet pēdējos 7 mačos
diezgan bieži Skontiešiem izdevās, jo pirmajā puslaikā ielikt stiprus, stingrus pamatus uzvarai, kas beigās arī tik noturēta, tas neizdevās pēdējā spēlē pret Liepāju 1-0 pēc pirmā puslaika, bet beigās 1-2, Liepāja pēdējās 20 minūtēs tiešām bija krietni ātrāk, krietni kustīgāk un arī pelnīt pilnībā uzvarēja. Arī Liepājniekiem arī nebija tas labākais sastāvs, arī viņam sastāv problēmas, gan traumas, arī diskvalifikācijas vēl bija uz to spēli. Jagubi, tiek viņš garām Sājevam, uzņem ātrumu, pa kreisu tālāk Mēnā ir pašā flangā, ieskan arī Kazačoks, Tuglim jāpiespēlē Mēnā, kreisajā malā Mēnā, 1-0, Kevins Mēnā gūst otros vārdus šajā spēlē, un šobrīd līksmo gan Spartaka, gan Ventspils līdzjūtēji. 1-0 Spartaka labā. Negluži spēles pats sākums, bet pirmās minūtes 18-19 aizritējuši, un Spartaks ir izvirzies ātri vadībā, kas paturpinot tikko beigto tēmu. Skonto varbūt ļoti sāpīgi otrā puslaikā. Es stipri šaubos, ka viņiem var būt spēka rezerves, lai spētu lauzt spēles gaitu. Tas viņam ir jāatdzer jau pirmajā puslaikā. Tikai spēles sākums ļoti slikts. Skonto Spartaks izstījās nedaudz bīstamāks, nedaudz kā kvalitīvāks, bet tieši uzbrukumi tādi asāki un labāki, un otrais moments beidzies arī ar vārtu gūmu. Pretuzbrukumā noķēra Spartaks Jagubi, labi apspēlēja Sājevu, tālāk piespēlēja Kazačukam, tālāk labi, ka Kazačuks nepiespēlēja Tuglim, ko es varbūt sākumā likās, ka vajadzētu darīt, bet Tuglis, man liekas, ka bija aizmugurē, tā kā pilnībā pareizs lēmums Liepājniekam, Jūrmalas Liepājniekam, tā var teikt, un Mēnā, otrie vārti šajā sezonā, un ļoti svarīgi vārti, varbūt ne pašam Mēnam, ne pašam Spartakam, bet ļoti svarīgi vārti no turnīra tabulas viedokļa. Tā kā šobrīd, kā jau minēju, drīzāk daudz līksmāki un daudz priecīgāki par šo vārdu gūmu nevis Spartaka fani, bet tieši Ventspils fani. Jo šobrīd komandas šķīra tikai 2 punkti turnīra tabulā, un jau trešdien Ventspilniekiem gaida spēle, pārceltā spēle pret Rīgas Daugavu, kur gan arī nevajadzētu jau ierakstīt 3 punktus Ventspilniekiem, jo pavisam nesen Ventspilnieki, atceramies, savās mājās nespēja uzvarēt Rīdznieks 0-0. Šī spēle būs Daugavas stadionā Rīgā, tā kā savas laukuma priekšrocības Daugavai var būt Tufors, labi atņem bumbu. Jā, šajā mačā Skontiešus, kā izskatās, koriģē no malas nevis Miholaps, vai gan Andrejs Kaļīņins, komandas kluba dublieru treneris, galvenais. Bet, pēc staff jau aiziešanas uz Jelgavu, protams, ka Ļiņins arī arvien biežāk ir uz soliņa, man liekas, ka pat katrā spēlē varētu būt, ka viņš ir bijis uz soliņa. Apija. Atpakaļ Pavlovam. Tribīnēs varētu vēlēties nedaudz vairāk skatītājus, jo svētdienas pati pēcpusdienu laiks ļoti patīkams, bet, tribīnēs nav droši vien vairāk par kādiem 250 skatītājiem, arī tas varētu būt pietiekami optimistisks skaitlis. Gabals pret Šlampi. Beigās pārgājums ir pret pašu Gabalu, pret pašu Šlampi. Man likās pat drīzāk, ka Šlampi varētu būt tas, kurš iegrūda Vlaslavu mugurā. Viņš arī diezgan dusmīgi to norāda arī tiesnešu asistentam, bet varētu būt, ka vienkārši Gabals bija pirmais, kurš pārgāt noteikums, un Šlampa tikai pēc tam. Smirnovs Skonto rindās ir kļūst par Latvijas čempionu 2010. gadā. Arī šobrīd viņš citu Latvijas čempions joprojām. Kamēr sezona vēl nav beigusies, kamēr vēl čempions nebūs zināms, tikmēr Smirnovs tāds būs. Jo viņš pagājušā gadā bija Ventspils centra aizsargs, Ventspils arī kapteinis, tāpat Meļčenko pašreizējais Latvijas čempions, viņš bija Ventspils otrais vārdsargs, un Krauklis vienkārši izlaidīs bumbu ārpus laukuma. Gabals arī no šīs pozīcijas diezgan bieži skrien zonā starp aizsargiem, mēģina sāsināt uzbrukumus, bet pagaidām Skontiešiem nevienu momentu nav bijis pie Spartaka vārtiem, pieteikami mierīgi spēle pagaidām ir bijusi Vitālijam Meļņčenko, Jermolājevs, Bērenfelds, Dvalī, tālāk Apijam, Soliņš arī, īsais Soliņš arī viens no faktoriem, kāpēc slikti tas, ka Skonto ir ielaidusi agrus vārdus no Skonto puses, skatoties, jo Skontiešiem no Soliņa nebūs vispār iespēja nekādīgi mainīt lauzas spēles gaitu. Ja Skonto, piemēram, gribēs spēlēt uzbrukošāk, varbūt gribēs mainīt schēmu, tad tas būs jādara šī sastāva ietvaros. Tas gan ir iespējams, protams, jo daudz spēlētājs Skontiešiem ir pietiekami vispusīgi, var spēlēt dažādās pozīcijās, galā arī Gabals nav centra pussargs pēc savas pamata pozīcijas. Visādas izmaiņas var veikt, bet tās 99%, ka būs jādara
šī sastāva ietvaros. Nu, varbūt Čilings varētu iziet uz maiņu, bet būsim godīgi, tas nav. Parasti viņš iet uz maiņu nejautā, vai es arī lausu spēles gaitu. Apie. Meļņčenko labi atstāja vārtus. Šlampi tur mums būtu pats pirmais pie bumbas, bet Šlampam vēl būtu jautājums, kur jums šī bumba būtu jāliek. Iespējams, ka viņš vienkārši būtu izsits sautā. Bagdasarjans. Jā, savukārt, ja, piemēram, Strots ir tas, kuru varētu paprasingot Skonto aizsardzībā, tā ka Bagdasarjans varētu būt potenciāli vājais pusmas Spartaka aizsardzībā, bet par nelaimi varbūt skontiešiem nav kreisies flanks tik spēcīgs. Skonto, lai Bagdasarjanam liktu, teiksim tā, panervozēt, lai gan tagad ir Jermolājevs aizgājis uz otru flangu, uz kreiso flangu, turpat arī Bērenfels, varbūt varam mēģināt arī Izhēlisko pārsvaru kaut kādā veidā izveidot pret Bagdasarjana flangu. Bagdasarjans arī tēt pie bumbas, jā, nu viņš dublieru rindās Skonto spēlēja, nebija viņš pirmās komandas spēlēs, protams, viņam arī tēt tikai 20 gadi arī šajā sezonā, viņš nav bijis Spartika pirmās komandas, nu pamatstāvs spēlēs viņš nav bijis, viņš diezgan bieži ir bijis uz soliņa, bet spēlēs maz Stuglis soli laukumā, neļāva viņam uzsist, varbūt drīzāk pat jāsaka pats nedaudz sapiņķerējās un nokavēja šo sitienu. Nu, Bagdasarjanam turpinot, tad Bagdasarjanam tikai trešā spēle šā sezonā, pirmā spēle tikai pamatsastāvā. Nu, pagājušā gadā viņš jau aizgāja uz Spartaku sezonas vidū. Sezonas otrā pusē viņš spēlē diezgan daudz, jo Spartakam vienkārši otrā sezonas puse bija ļoti vāja, bija sastāv, pamatīgi pavaināts sastāvs, atjaunots arī sastāvs, un Bagdasarjanam bija pamatsastāv spēlētāja vieta. Šajā modelī, nu šogad, protams, Spartaks kā nomināli ir kļūst krietni spēcīgāks, un tāpēc arī Bagdasarjanam vietas nav. Nu, bez visa Kravčenko, bez Federīva diskvalificētā Spartaks ir vadībā. Kā jau teicu, pēdējā spēlē uzreiz Spartaks savstarpējā mačā Skonto stadionā 1-0. 10 mačos, kurus Spartaks un Skonto ir aizdījis savā starpā vislīgā. Tā ir vienīgā uzvara pagaidām, kas ir bijusi. 10 spēlēs 1 uzvara, 2 neizšķirti, 7 zaudējumi. Pirms tam sezonas pirmajās divās spēlēs zaudējums Spartakam 0-2 un 1-2. Starp citu arī sezonas pirmajā pašā spēlē Spartakam tā bija otrā spēle, Skonto bija pirmā spēle. Tamas Pertija kādu laiku nebija tehniskajā zonā, jo tika izraidīts tieši jau pirmajā mačā, pēc tam dabūja diskvalifikāciju, bet toreiz Tamas Pertijas izraidīšana beidzās diezgan pozitīvi, jo Skonto spēle lausa spēles gaitu, uzvarēja 2-1. Bet, nu, tā vēl, protams, Skoniežam bija Šabala. Tajā mačā Minkāzaus, gan liekas, ka vēl nebija. Arī Klimašvilim, liekas, ka tajā spēlē nepiedalījās, skatījās no malas, bet tomēr tas bija nedaudz cits Skonto. Stūrstens aiz rīdzniekiem. Nevis Smirnovs, bet Stūlis ar galvu labi nospēlēja. Mena. Maina malu, tur Punculs. Pirmais pieskāriens neizvīs, no viņam bija jāspēlē divcīņā ar Isājevu. Isājevs pie mums netika, bet izdarīja pieteikumu, lai Punculs apaļo priekšmetu nespētu novaldīt. Stuglis pret Strodu. Tātad jau Moros. No atsaibam, prāt, ar bumbu laukumā, to arī signalizē asistents. Pagaidām neicās, ka Skonto būtu kustības ziņā tik kustīgs, kāds ir parasti. Ja jautājums ir tāds Skonto šobrīd, kāds tas būs otrajā puslaikā, ka jau būs arī spēka mazāk palicis. Meļņčenko pirmajam jāspēlē, bet Smirnovs šoreiz neriskēja. Pats bumba ārpus lokuma, Kevins Mena. Šlampe kļūdās, trāpīja Ivanovu, bet bumbas tās laukumu. Ivanovam šajā sezonā 5 gūti vārti, jo sezonas sākumā viņš labi sev parādīja, diezgan negaidīt, guva vairākus vārtus. Pēc tam gan Ivanovs daudz arī pieklusis, aizgāja Gudkovskainā, un Gudkovskis pārņem stafeti un ir labākais vislīgas vārtu guvējs. Vai viņš vai Ikaunieks visticamāk arī šo titulu dabūs. Trābumba par roku Strodam. Ja Gubi varbūt nav tik ļoti manāms, nespēlē uz viņu tik daudz, kā varbūt noteikti Kravčenko vai Gauručs, bet tieši viņš diezgan daudz izdarīja iesaistījos vārtos, apspēlīja Sājevu, protams, pēc tam arī nenovērtēt Kazačaku piespēli, bet ja Gubi bija tas, kurš sāstāja uzbrukumu un pēc tam arī nokārtoja šo tā skaitlisko pārsvaru, kāds radās Spartakam.
Moros. 1-3, labi paprasīgojas Spartaks. Nu, piekrities, esam Strots gan rādīja, ka varbūt Menam trāpīja, bet mums stipri šaubos. Kevins Mena. Pagājušā gadā viņam 5 vārti, arī krietni pamaz. Vairāk nekā šajā gadā, bet tomēr toreiz viņš bija izteikts pamatstāvs spēlēs šo sezonu. Mena ir diezgan daudz nācis uz maiņu. Pēdējos mačos gan atkal Mena ir atgūjis pamatstāvs spēlē pozīciju, un tā ir varbūt neredza, bet viņš šobrīd guļ zemē, gūs nelielu savainojumu. Nu, joprojām Mena ir uz zemes, nu, skatīsimies, vai viņš varēs turpināt spēli, kurā ziņā, ja arī nevarēs uz Spartakam vismaz kaut neliela priecīgā ziņa tāda, ka viņam uz soliņa pietiek spēlē, ar ko Menu varētu nomainīt, ja Skonto būtu kāds savienojums, tas būtu daudz bēdīgāk, daudz kritiskāk. Nu, Menam pajām neizstās pārāk labi, iespējams, muskuli, sastiepis, parāvis, nu, grūti spriest, bet, nu, vajadzīga rāstu palīdzība, rezerve varu arī nosaukt, tieks, varbūt skatījušies protokolu, internetā rezervē ir Lokmas spēlētājiem, protams, rezervē, piemēram, Krivašeja, Rostiešvili, abi divi uzbrukošā tipa spēlētāji, arī Piļļevčuks ir lemtīs. Arī Arhins, protams, arī Arhins ir priekšējais līnijas spēlēs, tā kā šajā ziņā Spartakam rezervju netrūkst. Nu, Mena gan šeit rāda, ka nevajadzēs maiņu, bet varbūt arī tomēr vajadzēs. Ne? Sārāvis un muskuli, bet viens savs spēlētājs bija šķiet noģērbies Spartakam, nu, tūlīt redzēsim. Bet izsās, ka Mena varēs runāt spēlēt, ka šis žests nozīmē, ka nevajadzēs maiņu, ka Kevins atgriezīsies laukumā, vismaz mēģinās to darīt. Nu, Jāgubī pie bumbas nav Kravčenko no šādas pozīcijas mierīgi varētu arī uzsist. Jāgubī, nu, ļoti slikts centrējums, ļoti zems un trāpa pretnieku. Bet, nu jā, Mena varēs turpināt spēli, tā kā piespiedu maiņa tika atlikta, bet jautājums, kurš tur būtu gājis laukumā, man liekas, ka tas ir Krivašeja, kurš bija saģērbies, tālu gan jāskatās, bet varētu būt tas bija Jurijs Krivašeja. Nu, pēc pozīcijas arī būtība atbildes Krivašeja var spēlēt flangā, arī Rostiešvili tur var spēlēt, arī Arhins tur var spēlēt. Strots, aktīvi spēlē Kazačoks, labi nospēlēja Kazačoks, arī viņš Spartakā ir 2. gadu, pagājušās sezonas pašā sākumā viņš jau aizgāja uz Spartaku no Liepājas Metlurga. Kā pats sācīja Metlurgā, viņam iespēja netika dota, tāpēc viņš ir aizgājuši uz Spartaku, nu, Dvalī, daudz nedroši, bet tomēr pirmais pie bumbas, Moros, Tufors, augumā ļoti ražens balsta pusargs, šajās gaisa bumbās varētu būt Spartakam pārsvars, arī Kazačoks labi spēlēja gaisā, nu, lai gan, protams, arī skondešiem nav slikti otrā stāvu spēlēt, tas pats ir Sājers, arī Moros var pārcīnīties gaisā, Gabos varbūt mazākā mērā. Apija. Vāja piespēle, Tufors, Stūls, atkal Tufors. Šoreiz gan netiks heliski labs pretbrukums. Spartakam maina malu, Mena. Atpakaļ laukumā, labi nospēlēts. Trots neļāva saņemt Menam pa skrējienam bumbu. Pieskarās un pēc tam arī apturēja Menas gājienu garām. Šlampi pie bumbas. Stuglis pret Apiju. Labi nospēlē Ganietis, Mena, Strots. Teicami, Gutkovskis neatļās šoreiz līdz bumbai. Krauklis. Agrāk stabils Latvijas pamatstāvils spēlētājs. Tagad viņa kreisajā flangā spēlē Maksimenkos, spēlē Siņeļnikos, kad nebija savainots. Vairs, protams, arī Kurākins. Otrā flangā šobrīd stabils. Mums jau spēlēs ir Gabos, lai arī varbūt viņam nav tik laba sezona, bet nu, nav viņam tik spēcīgs konkurents šajā flangā. Freimans, Timofejos, tomēr nedaudz atpaliek no Vladislava. Un šeit pārkāpums pie paša solaukuma. Žēl, ka nav Mingāzaus kontiešiem. Mingāzaus, kad bija komandā, tad šie standarti, tuvie standarti bija ārkārtīgi bīstami daudz vārdus, ko Mingāzaus tieši ar tiešiem rīvstieniem, tieši tuvajiem tiešiem rīvstieniem, bet nu, tagad varbūt nav tik izcila meistars kontiešiem, bet ir arī spēlēks var uzsist Moros, var uzsist Jermalājus, arī pats Gabos varētu mējāt uzsist. Es gan riskējuši minēt, ka sitīs Moros, varbūt arī gan Jermalājus. Visi trīs gan šobrīd, kas pie bumbas, Gabos, Jermalājus, Moros ir visi labroči, sit visi ar labo kāju, Gabos aiziet projām, nu. Varbūt arī izspēlēs. Skondo redzēsim Sieņā, mēģināšu ievildes 3 spēlētājus. Stūglis, Kazačoks, Punculs. Moros centrē.
Apie netiek līdz bumbai, bīstams centrējums, bet šeit, ka neviens nepieskārās bumbai, būs atsitiens no vārtiem. Centrējums bīstams, bet pagaidām joprojām neviena reāla vārdu gušanas moments Skonto. Kurā mačā vēl tā šozona ir bijis skontiešiem pret vidusdaļas komandām, kad puslaikā neviena reāla momenta vēl nav bijis. Tās ir tomēr šobrīd daudz ko pasaka par Skonto jaudu, priekšējās līnijas jaudu, pēc viņa gāzu aiziešanas projām un vēl vairāk spēlē aiziešanas projām. Arī Šabals, protams, trūkums šo jaudu ir samazinājis. Un Skonto vēl, protams, teorētiski uz papīra ir gan līderis, gan favorīts, bet tagad skontiešiem šī matemātiskā iespējams, šis varbūt pārsvars pāri konkurentiem nav tik liels. Un ir daudz, kas atkarīgs no savu momentu realizācijas par to pašu Liepāju. Gudkovskis savus 1-1 izgājiens neies, tad ienies trāpie nemalus par pārlikni un beigās zaudējums 1-2. Sezonas sākumā varbūt, lai gan īstenībā arī šozonu diezgan dārgi, tas bieži vien maksāja, bet varbūt pagājušā gadā, piemēram, netik dārgi varbūt parasti maksāja šīs neizmantotās iespējas, jo komanda bija tik laba, ka vienkārši radīja vēl un vēl, tagad ir citāda situācija. Bagdas Sarjans, pieslēdzas centrējums, Stuglis pret Strodu, par stipru centrējums, un joprojām cīņa par bumbu, Stuglis pret Strodu, bet ar muguru pret vārtiem. Stuglis ir tas, kur droši vien varētu mēģināt apspēlēt 1-1, jo īpaši esot ar muguru, pieslēdzas Gabos, Stuglis atspēlē Šlampem, tālāk Tufors, un aiz muguras Gudkovskis, bet nepresingo, vienkārši ieņēma pozīciju, Bagdas Sarjans atpakaļ Krauklim un jāspēlē kaut pozicionāli Spartakam. Smirnovs, Šlampē, tālāk Jagubī par Tapiju, pārkāpumu nav, labi nospēlē Apija, Ivanovs, tomēr Krauklis pirmais pie bumbas. Krauklis šajā spēlē centra aizsargs, nav Dmitrija Daņīlova arī pieteikumā, kurš vairākus mačus jau aizvadīja Kazačoks, pārkāpums Vladislavam Gabovam. Jagubī pret Strodu, Jagubī gan laba tehnika, var asvēlēt ātrumā, bet Gabos var pieslēdzies piespēlē Kazačokam, viņš pret Morozu. Pagājušā gadā bija komandas biedrs Spartakā, Mēnē. Stuglis tas ir, protams, tālāk Punculs, tomēr piespēlē Bagdas Sarjanam, Punculs nebija gluži pats nosakts, bija nosakta piespēles līnija, Tufors. Ir pārsvars Spartakam acīm redzams. Šos pozicionālajos uzbrukumos netiek arī aktīvi spēlēs Skonto bez bumbas, jo Tamas ir lieliski saprot, ka nepietiks spēka visām 90 minūtēm, tāpēc nav varbūt tik agresīvi presingi pa visu laukumu, kā varbūt bija sezonas vidū, sezonas sākumā, un būs pirmais brīdījums šajā mačā Vļečslavam Isaivam par pārkāpumu pret Kevinu Menu laukuma vidusdaļā, tā kā Mena gan guvis vārtus, gan arī izprocējis vienīgo brīdinājumu pagaidām. Vēl kāds 10 minūtes palikuši šajā puslaikā. Pagaidām 1-0 Spartaka labā. Spartakam, paskatāmies tabulā Spartakam no viņa pozīcijām, tad diezgan patāli šobrīd ir līdz 4. Trešajā vietā ir Daugavpils 56 punkti. Pēc tam pabeigsim centrējumā. Poncols labi nospēlē Bērenfelds. Pat nav stūrstiens, tikai auts. Trešajā vietā Daugavpils 56 punkti 30 spēlēs. Par punktu atpaliek Jelgava, 52 punkti Liepājai. Un šobrīd Spartaks ir, ja skaitām šo spēles, šobrīd tieši situāciju, ja šajā spēlē ieskatām 3 punktus, tad 30 mačos Spartakam 44 punkti. Līdz Liepājai 8 punkti, līdz trešajai vietai ir 12 punkti, kas ir ļoti daudz. Ļoti daudz, jo 6 spēles tikai palikušas līdz sezonas beigām. Vakardien jau minēju, būtu zaudējis Daugavpils 4 būtu kaut cik vismaz reāls. Nav Spartakam varbūt sastapījās spēles vairs ar Daugavpils, bet diezgan daudz ir grūtu spēļu priekšā palikuši visām Eirokausa kandidātēm. Būtu kur punktu zaudēt, bet tagad matemātiski gan tas ir ļoti, ļoti grūti iespējams. Pirmkārt, jau minēju, ir jāuzvar tiešām visas atlikušās spēles. Spartakam vēl jāspēlē ar Ventspili, ar Liepāju. Krauklis. Bagdas Sarjans. Pagaidām Bagdas Sarjanam ļoti mierīga spēle. Pat pārāk mierīgi neizdodas Skonto pa šo flangu uzspiest. Moros. Tālāk Bērenfelds. Punculs. Punculs pārējām noteikums. Plāta rogas, bet Piļipčuks arī plāta rogas, tikai jautājums par ko. Pārkāpums ļoti acīm redzams.
Atkal Jerumalājos un Moros pie bumbas. Ja nav kreļas konto, arī tā ir problēma šajā komandā. Tāda kreļa, kas varētu uzsist ar izpildīt tiešos brīvstienas situācijas ar kreiso kāju. No šīs pozīcijas, protams, gan varbūt nav tik svarīgi, bet, piemēram, bija tiešais brīvstienas no otras laukuma puses pie otras laukuma stūra. Tur gan kreļas varētu noderēt. Bagdasarjans. Kazačoks. Tālāk Punslam šajā mačā arī Eriks pietiekami maz ticis pie bumbas bīstamās situācijās, vairāk Kevins Mena, vairāk Jagubi. Šoreiz Punsls nav tik redzams. Tikai 20 gadi arī viņam atgriežas, viņš no Spānijas šajā gadā. Atgriežas nevis Liepājā, bet Spartakā. Un tad vēl es naudu arī Liepājā, īstenībā ir Spartakā, Šlampe, Kazačoks. Arī Kļauklis agrāk spēlēs Liepājas Metlurgā. Pēc gan, ja nemaldos, viņš nav Liepājnieks. Smirnovs. Kļūdās piespēlē Smirnovs. Strots. Moros. Labi, mums spēlē papēdi. Galvenais, ka precīzi. Strots. Ivanovs krīt, tāds diezgan teatrāls kritiens izskatījās, pārkāpums jau laikam bija, bet arī kritiens tāds, kas nedaudz arī prasījās, varbūt pat uz simulāciju. Jerumalājos. Šoreiz tikai pie bumbas, pats arī izpildīs šo centrējumu. Šoreiz Moros ir sulaukumā. Gan arī visi spartakieši savā sulaukumā, ārpus sulaukuma arī tikai uz kondēšiem ir Jerumalājos, Strots un Berenfelds. Centrējums, Dvalī ar galvu, bet pārkāpums. Dvalī ieskarējās, nogāza Ritu Kļaukli. Kļauklis. Tufors. Moros. Kevins Mēnē iet uz vidu. Tiešām aktīvs daudz bumbu šajā spēlē. Pēc puslaikā ir bijis kolumbietis. Starp citu, vasarā bija Ventspilī uz pārbaudi. Diezgan interesanti izvēle Ventspilniekiem, jo viņš pat Spartakā nespēlēja. Nāca tikai spēlē, bet nāca uz mājiņu, nespēlēja pamatsastāvā. Bet otrā sezonas puse gan Mēnēm ir nedaudz jau labāk nekā pirmā. Kazačokam bijis vēl spēcīgi Pavlos pārliecinoši dabūna bumbu. Joprojām neviena moments kondā nav bijis. Un otrais puslaiks varētu būt tiešām ļoti smags kontešam, jo ir jāatspēlējas. Spartaks nebrīnīšos, ja arī iesaistīsies vairāk aizsardzībā, ko tas šo zonu jau bieži arī darījis. Bet par tādus konto tas arī būtu ļoti labs risinājums. Aizslēgt visas zonas kontiešiem. Stuglis. Nav pārkāpuma nevienam ne otram, arī Punsulu labi izgūsta. Apija. Joprojām Apija ar bumbu labi nospēlē ar augumu, ar masu. Gutkovskim piespēlē, viņš gan ir aizmugurē un arī viņam turpat priekšā būtu Smirnovs, turpat priekšā Kļauklis. Pret Liepājniekiem vienīgos vārdus konto labā guva Ritvars Rugiņs. Sīta gan Jerumalājos strāpīja. Vienkārši Ruginam laimīgs rikošets. Bet daudz momentu bija Gutkovskim. Varbūt ne daudz, bet toties izcili momenti bija kā 2-3. Jagubi rāda driblu, Kazačoks. Mena. Arī Mena pāripina bumbiņu. Parāda savu arsenālu tehnisko. Šlampe. Labi, maina malu Tufors. Netik. Jā, Kļauklis jau pavisam nepārliecinoši nospēlēja īsti bumbu pat stūrī, jā. Pāri gala līnija bumba aizlido un būs stūrstienas kondā pilnīgi nenokā.
šis stūrstiens radās paši spartakieši to atnesa. Vismaz šlampa nepārliek pārliecinoši, pēc tam nespratās Krauklis Smirnau un Krauklis beigās vispār bumbu lāgi netrāpīja. Vismaz stūrstieni. Varbūt Skonto ierodas, jo ir daudz augumā ražanas spēlētāju. Dvalī, Apī, protams, Gutkovskis. Teicam, uzspēlē Tufors. Pat precīzi nospēlēja, bet, labi, pirmais pieskanēts gan vienam netik jau labs, bet arī bija grūti atstrādāt šo bumbu. Saglabā gan viņš to savai komandai. Nu, šajā spēlē neparasti mierīgs, protams, Skonto soliņš, jo nav Tamas Bērtīs, tur Kaļiņins ir dzirdams, bet viņš nav tik agresīvs kā Tamas bieži vien. Tad tu neatceros, vai vienētu spēlē sākumā, bet šajā spēlē pieteikumi ierakstīs arī Levans Čačiešvili kā fizioterapeits. Tā kā, ja kādam varbūt kāda traumiņa būs skondiešana, esam redzējuši, kā Čačiešvili skries laukumā. Ļoti iespējams, vismaz pieteikumi viņš tā ir ierakstīts kā fizioterapeits. Pats būtībā ir uzbrucējs, bet nav nerīkst viņš spēt, viņš nav, joprojām šeit nav nomaksāts par viņu šis leģionāru maksa. Piediekumā kaut kopējā viņš ir, bet spēlēt nevar. Ja Gubī cieši divciņā, šeit, man liekas arī, ka pārīgam nebija vienkārši nepaveicās, ja Gubī tādā ziņā, ka viņš vienkārši ir gan augumā, gan masā vājāks nekā Apija. Un pret Apiju šajās divciņās tiešām ļoti grūti daudziem vislīgāk klājās, nemaz nerunājot par augumā netik lielo un netik ražano Jagubī. Pavisam maz līdz puslaika beigām atlicis, tādas pāris pauzītes bijušas, tā kā vismaz 1 minūte būs pieliktā laika, varbūt pat 2. Bet citādi tādu lielu paužu varbūt arī nav pagaidām šajā puslaikā bijis. 2 šķiet arī bija reizes, kad izskrēja metpersonāls laukumā par katru, ja nemaldos pēc instrukcijām laikam jāpaliek pusminūte, tā kā varbūt arī 1 tikai būs. Iegubīja noklibonos lauku, bet turpinās spēli. Arī Mena dabūja nelielu traumiņu puslaika vidū, bet izskatās, ka viss ir kārtībā. Jā, 2 minūtes, tomēr nevis 1. Pietiekami loģiski. Nados bumbu arī Spartaks skontiešiem. Laša Dvalī pie tās. Apija. Šeit tālāk Strodam piespēlēs. Strods pret Tuforu. Tiesies Tuforu pret Menu. Šlampe, Mena, 1 pret 2 bija. Strods, lai bez apspēlē bija grūti. Tātad gan centrējums Moros. Tālāk Jermolājos pret Punsulu būs stūras sitiens. Jā, pārīkāpuma nekāda nav. Jermolājos, bet Punsuls rāda, ka Jermolājos viņu iespējams pagrūda mugurā, bet man ar izties, ka nekāda pārīkāpuma nebija. Centrējums. Atkal Stuglis ar galvu nospēlē. Pretsbrukums, Jagubī pa kreisi, tālāk Menam arī piespēlē jāspēlē atpakaļ Siedņā, un Jagubī jāiemet Jagubī, bet Mena kļūdās piespēlē. Kas par pretsbrukumu varēja sanākt? Tur bija Punsuls, 2 pret 1 būtu izskrējuši pret vienu pašu Bērenfeldu ļoti iespējams, bet Mena nespēja dot precīzi piespēli. Diemžēl Spartakam pretsbrukumu iespēja tik izšķērēt Šoreiz nesnāca pretsbrukums, kā sasnāca varbūt vienīgā vārdu gūmā, bet būs vēl viens stūrstiens skontiešiem. Jermolājos to izpildīs. Jau rīt kompensācijas laiks, tā kā viena no pēdējām iespējām Skonto būt vārdus uz ģertuvēm, kas arī psiholoģiski varētu būt viņam ļoti svarīgi. Ne tikai no rezultāta viedokļa, bet atkal nospēlēs Stuglis ar galu. Ļoti bieži šīs bumbas tieši nolas Elvis Stuglis, nevis kāds no aizsargiem. Šoreiz Krauklis, Jagubī. Viens uz priekšu viņš neskan, nedaudz arī pieturu bumbu, tad mēģina asfalt 1 pret 1, bet vairs nebija ātrumā un bumba arī zaudēja, bet pirmais puslaiks ir beidzies. 1-0 Jūrmālas Spartaka labā, vienīgie vārdi Kevinam Menam un pagaidām likumsakrīgs iznākums. Vai otrā puslaikā Skonto pietiks jaudas, pietiks spēka, to jau redzēsim pavisam drīz. Tiekamies pēc 15 minūtēm.
dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Kulta filmas Grēku pilsēta turpinājums. Jessica Alba, Bruce Willis, Mikijs Rurks, Eva Grīna, Džozefs Gordons Levits un Lady Gaga. Filmā Grēku pilsēta liktenīgā sieviete. Kino no 29. augusta. Lai lūst vai plīst, ar kredītkarti pirkts ir apdrošināts. Svarīgus pirkumus pērc ar Swedbank kredītkarti un būsi pasargāts no raizēm, ja mantu saplēs vai to nozog. Kredītkarte ir gudra izvēle ne tikai drošiem pirkumiem, bet arī gadījumiem, kad vajadzīga nauda. Ja tev vēl nav kredītkartes, piesakies internetbankā. Swedbank. Skittles. Pamēģini varavīksni. Izgaršo varavīksni. Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti futbola līdzjutēji, esiet sveicināti šajā skaistajā, brīnišķīgajā 20. septembra pēcpusdienā Liepājas Daugavas stadionā, kur norisināsies kārtējā SMS Kredit virslīgas čempionāta spēle futbolā starp Mainieku komandu futbola klubu Liepāju un bērnu futbola centru Daugavpils. Nu un par trešo vietu. Šajā sezonā, protams, cīnīsies visticamāk Jelgava un Daugavpils. Daugava, atvainojos, moments Liepājai un līdzjutēji, kas atnākuši šodien atbalstīt Liepāju. Nu, kā to varētu nosaukt, nedaudz noelsās. Toms Guts izgāja randevu ar Vladislavu Kurākinu un neizdevās šo izgājienu 1-1. Nu, un ātri pārēj atkal savukārt liepājniekiem. 3 spēlētāji bija blakus Dāvim Ikauniekam, un sitiens nebija īpaši spēcīgs un vārdsargs vietā. Jā, futbola centrs Jūrmala pēdējās kārtās, 3-4 kārtās sāk rādīt jau diezgan saturīgu sniegumu, spēja atņemt punktus. Šačins tā neierast kaut kā vairāk uz laukuma vidusdaļa šodien atvirzīts, parasti mēs viņu redzam laukuma malās. Centrējums un laba. Ļoti daudz vēlējās pieskarties bumbai pēc šī centrējuma. Nu, līdzjutēji prasa golu, nevis vārds, bet golu, kā 70. un 80. gadu, un vārti! Jānis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks laikam sadusmojās par iepriekš nevisai sekmīgi izpildīto sodu sitienu, kad trāpīja mūrī, tad šoreiz šoreiz jau tāds pozicionāls uzbrukums, piespēle uz malu, 14. numuram, Nakatani. Patīk Japāņiem braukt uz Latviju, spēlēt futbolu, un labs moments Daugavpilī. Nu, neteiksim, ka bija ļoti spēcīgs sitiens, bet tāds viltīgs, ar atsitienu pret zemi. Nu, arī Vaičuls varbūt varēja daudz drosmīgāk, sekmīgāk nospēlēt. Labi piespēle Jānim. Un labs moments liepājniekiem. Šoreiz vārdsargs izvēlējās labu pozīciju vārtos un neizdevās pārspēt Daugavpils vārdsargu un devās sodu laukumā. Simboliska sieniņa ar dūrēm, nospēlēja labu vārdsargs un sitiens neizdevās, bet beigās sitiens iznāca bīstams Dāvim Ikauniekam, nogriezās tā bumba no kājas, bet tu sanāca tā, ka sitiens
negribot tik mērķēts tuvējā vārds stūrī. Liepājas komandas dažādos sociālos projektos piedalās. Gan futbolisti, gan hokeisti, atvainojos, un jābūt 2-0. Aizmuguri netiek fiksēta, un šķiet Dāvis Ikaunieks vai Toms Guts. Futbols savukārt, kā jau teicu, pamazām noslēdz savu gaitu. Bīstams moments, un 3-0. 3-0. Jānis Ikaunieks gūs tie otros vārtus šajā spēlē, un tie viņam būs 17. Spēles sākumā teica, ka būs grūti Jānim Ikauniekam panākt Gutkovski. Tad Jānis varbūt tā nedomā. Pašam bija iespēja noskatīties divas, tāpat viena spēle bija iespēja noskatīties man arī Eiropas līgā, un diezgan veiksmīgi trāpījās uz visām 3 spēlēm, tā kā futbols turpinās. Futbols turpinās arī bīstams sitiens, bloķēts, jābūt stūra sitienam. Būs arī vēl viena maiņa, redzam, Daugavpiliešiem šķiet. Kas mums šeit iesildās? 11. numurs, atvainojos. 11. jeb 21. 11. Es esmu tad par ātri jums pateicis Jāņa Bovina došanos laukumā, tad pirmī devās Daniels Jakovļovs 11. numuru, un visticamāk dublieru turnīrā Ventspilnieki arī saglabās pirmo vietu līdz turnīra beigām. Tāpat diezgan drošs ir otrās vietas ieguvēja Liepājas dublieru status, laba piespēlē un jābūt 4-0. Tā arī notiek. Šoreiz Jānis Ikaunieks rezultatīvu piespēļu autoru statusā. Jā, sabrukus ir spēle otrās puslaikas sākumā Daugavpiliešiem. Stabilu sniegumu rāda Rēzekne. Tikmēr Liepainieki pēc 5. vārda guvuma dodas. Šoreiz Vārtsargs nospēlē droši. Bet Gulbens šodien uzvarēja šeit Liepājā. Arī Daugavpils pretuzbrukumu otrajā puslaikā palikuši arvien retāk. Un retāk vairs nesanāk. Jābūt piespēlē uz labo malu. Pārāk ilgi šī domāšanas process un gudrošana. Sitiens neprecīzs pāri vārtiem, arī noteikuma pārkāpums nav. Latvija manā uztverē diezgan pabālu uzsākuši šo atlases ciklu, lai arī tika izcīnīts punkts pret Kazahstānu, bet parādītais sniegums man īpaši neiepriecināja. Tikmēr un vārtī! Het-trik Jānim Ikauniekam, un Jānis tikai vienu vārtu attālumā no Vladislava Gutkovska. 3. vārds šajā spēlē Jānim Ikauniekam. Labs centrējums. Nav sitiens, un ir sitiens, un vārtu pārliktnis. Ko teicu? Mīļie draugi, standarta situācijas var palīdzēt Daugavpilī gūt godvārds. Vaičuls vairs, Liepājas vārtu vīrs, vairs nebija glābējis šajā epizodē. Kas mums 25. numurs? Riževskis. Atvainojos, Riževskis. Izskatās, ka varētu uzsist pa vārtiem. Viens no. Un Riževskis izpilda ļoti labs sitiens. Tikai nedaudz pāri krustam. Tēmēts augšējā stūrī. Pēdējās 3-4 minūtes redzējām 2 labi momenti Daugavpiliešu izpildījumā. Tomēr gūti vārdspēles izskaņā var būt kādu nedēļu apmierinājumu vai gandarījumu varētu dot viesiem. Centrējums. Un nebija slikts sitiens pa vārtiem. Laukumam. Un labs moments. Šoreiz Artūrs Vaičuls glābi Liepainieks no vārdu zaudējumu. Vēl viena laba epizode Daugavpiliešiem. 3 labas vārdu gūšanas ir bijušas. Un šoreiz
pa tālu atlaida Vadims Atamaņukovs bumbu. Sitiens pa vārtiem. Un sanāca diezgan draudīga epizode. Nu, viens no pēdējiem Daugavpils uzbrukumiem. Sitiens pa vārtiem un labs sitiens. Brīnišķīgs sitiens. Tad griezta nedaudz bumba un pāri vārtiem. Diez vai Svaičuls būtu glābis. Tā kā laba epizode Daugavpiliešiem. Nu, šķiet, ar šo bumbas ievadīšanu spēlē arī mums noslēgsies šī spēle. Pat to arī neizdara Arturs Svaičuls. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Futbola klubs Liepāja, Bērnu futbola centrs Daugavpils 5-0. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esam atpakaļ Slogas stadionā. Pēc pirmajām 45 minūtēm Jūrmālas Spartaks ir vadībā 1-0. Skonto šie 3 punkti zaudētie, nomināli zaudētie punkti var būt ļoti izšķiroši par titulu, jo Ventspilsnieki vairs atpaliek tikai par 2 punktiem un Ventspilsniekiem 1 spēle rezervē. Vēl gan 45 minūtes laiks Skonto, lai kaut ko laustu. Sūliņa gan viena spēlētāja nav ar ko to droši vien panākt. Ir 2 jaunieši un vārdsargs, no kuriem mums būs ļoti pārsteigts, ja mēs kādu no viņiem redzēsim. Nu, protams, vienīgais iemesls, ja viņi nav kādas sarkanās kartītes vai savainojumi, ko, protams, nenovēlu. Citādā veidā mēnē un būs, tomēr nebūs. Stūrsiens Pāvlos pie pašas līnijas pago noķert bumbu, bet tad turpinot citādā ziņā, droši vien citai iemesls dēļ, droši vien maiņa šodien Skonto rindās nebūs. Nu, varbūt pieļauju, ka varbūt Šilings uz pāris minūtēm varētu iziet, pāris minūtēm vai pārdesmit minūtēm, bet droši vien, ka ne vairāk. Arī Spartakam šeit, ka nav nevienas izmaiņas sastāvā, lai arī pārtraukumā viens no spēlētājiem ļoti aktīvi sildījās, nepamanīja īsti, kurš tas bija vai nu Rostiešvili vai Krivašeja, kurā ziņā viens no uzbrukošās grupas spēlētājiem, sastāv šķiet, ka nav mainījušies, tā kā atgādināšu, ja kāds varbūt palaid garām spēles sākumu. Vieskomandas Skonto. Martos Andrejs Pavlovs, aizsardzības līnijā no kreisās uz labo Nikita Berenfelds, vidū Laša Dvalio, Fosapī, pa labi Dāvis Andus Strods, bet Strods ļoti maz gāja uz priekšu, un būtībā, var teikt, bieži vien spēlē arī kā centra aizsargs, sākumā nedaudz, laikam, mani maldinot par schēmas izvēli, jo Jermalājs numar vairāk spēlē kā malājais pussargs. Centra pussargi, Vjačslavs Isājas, Vladislavs Gabos, Viktors Moros, vienā no flangiem, kur
kura uzbrukumā Jermalājos spēlē, bet šobrīd viņš ir pa kreisā Jermalājos un 2 uzbrucēji Gutkovskis, Vladislavs un Nikita Ivanovs. Spartakam Mārtos Vitālijs Meļņčenko, aizsardzības līnija no kreisās uz labo. Inguš Šlampe, Vitālijs Smirnovs, Rītus Krauklis un Davids Bagdasarjans. Vidējā līnija centra pusargi Eriks Tufors, Iegaņis Kazačuks pa flangiem, Kevins Mena un Eriks Ponsols un uzbrucēji Elvis Stuglis un Moštaks Jagubī. Stūrstiens Spartakam. Spartaks arī paņem vienīgo vārtu autoru šajā mačā un paņem pilnībā pelnīt ir vadībā. Varbūt pašam Jūrmalniekam nav bijis tik ļoti daudz momentu, bet pāris iespējas viņam bija un nevar teikt, ka nepelnīt, toties ir pilnībā pelnīt 0 līdz konto elite, jo pēdējām nav viena reāla vārtu gūšanas momenta. Nav skontiešiem bijis, lai arī ļoti daudz cenu situācijas ir bijušas gan stūrstieni, gan tieši brīvstieni, bet pēdējām neko reāli nav izdevies izspiest no tām. Pāvils spēlē dūrēm, Ponsols Siba trāpa Tuforu, atkal Ponsols pie mums spēlēs atpakaļ Šlampem. Spēles pašā sākumā bija moments Elvim Stuglim. Ar galvu sitot viņš gan netrāpīja vārtu rāmī, sita garām vārtiem. Iespējams, ka pats arī nedaudz pārsteigts bija, ka Bunklīts viņam aizgāja. Nu, krāsņā siniens viņam nesanāca, bet toties citā momentā pretuzbrukumā Spartaks perfekti izspēlēja un te Moštaks Jagubī solokumā. Jagubī sitiens, Pavlovs glābi Stuglis. Stuglis ar kreiso garām vārtiem, jā. Laba iespēja Spartakam, Jagubī varbūt nebija tik tīrs izgājiens, bija viņam pretī aizsargi, bet viņš līdz sitienām tika. Un Pavlovs to atvairīja. Arī šo puslaiku aktīvāk ir sācis Spartaks. Ja nebija maiņas pārtraukuma, es tās, ka maiņa būs Spartakam jau pavisam drīz. Interesants lēmums, kāpēc nelaist jau pārtraukumā, bet laist varbūt 5 minūtes vēlāk spēlētāja laukumā. Varbūt arī vienkārši atļauj tas ir, man liekas, ka pat Romāns Mickevičs, nevis Krivašeja, nevis Rostiešvili. Nu, redzēsim drīzumā, kurš tas ir, kurš ies laukumā. Izstāst, ka mainīts tiks Kevins Mena, tieši tā vienīgo vārtu autors Kevins Mena tiek mainīts, iespējams, ka viņam arī savainojums ir. Jo liek manīt par sevi, iespējams, ka iemesls ir tāds, jo tas ir Mickevičs, kurš ies laukumā, un viņš nebija tas, kurš pārtraukumā sildies visaktīvāk bija. Visi rezervis, ieskaitot vārtsargu, spēlēja kvadrātu, bet viens spēlēs aktīvi sildies. Vai nu Krivašeja vai Rostiešvili, viņam līdzīgi numuru uz džemperīšā neredzēju. Viņš jau no attāluma precīzi seju, bet vismaz viens no viņiem bija tas, kurš sildījās, bet tas nebija Mickevičs. Tā kā es tomēr stipri pieņemu, ka šī maiņa ir piespiedu, nevis plānotā maiņa. Tas arī būtībā it kā pasaka priekšā brīdis, ka šī maiņa ir izdarīta, jo nebūtu pārāk loģiski varbūt laist laukumā 5 minūtes vēlāk un nevis to darīt jau pārtraukumā. Tad pirmā spēlētāja maiņa šajā mačā Spartakam tā ir Kevina Mena nomaina Romāns Mickevičs. Atkal Jagubī solokumā, Jagubī pret Apiju, krīt Jagubī, bet te pārkāpuma nekāda nebija. Perfekti nospēlējas konto aizsardzība, vismaz situācijā, kad atņemt bumbu vajadzēja Jagubī. Perfekti gan nebija tas, ka viņam bija brīva zona, kurā ieskriet, kurā saņemt piespēli, un šī ir otrā reize dažās minūtēs, kad Jagubī nonāk solokumā ar bumbu. Tā atkal nav laba zīmes kontiešiem, jo pagaidām tiešām aktīvāki Spartakieši šajā puslaikā, nevis konto, kam šī uzvara atkārtošos, tomēr ir daudz svarīgāk nekā Spartakam, kas vēl varbūt teorētiski var par kaut ko pacīnīties augstāk, bet tikai teorētiski, tur jāskrīt ļoti daudz variantiem. Bagdasarjans, Apija, man liekas, ka viņš uzgūlās uz muguras, un to pašu redzēja arī Andris Treimans. Pārkāpums. Žēl, ka nav Kravčenko, no šī punkta tas būtu viņam reāls vārdu gūšanas moments. Līdz vārtiem 1,23 m, 24 varētu būt pie mums, protams, Jagubī. Gan jau, ka viņš arī sitīs. Nedaudz pavirzīja bumbu atpakaļ, tā kā, jau var kādi visi 24-25 metri varētu būt. Sieniņā Pavlovs liek 4-5 spēlētājs. Labs moments Spartakam. Šis ir sitams punkts. Jātājums tikai, cik labs sitiens ir Jagubī, to mēs drīz redzēsim. Kravčenko šis būtu tiešām sitamais punkts. Tāda vidēja distance. Ļoti laba distance sitienam, varbūt nav pie pašas lokuma, bet pietiekami ērts punkts tas ir. Jā, plata sieņa, arī Spartaks spēlētāji tajā ir. Jagubī sitiens trāpa pa sieņu, šķiet, ka trāpīja pa Gutkovski. Jā, jau puslaika beigās. Pēc puslaika beigām teicu, jāatcerās, ko Skonto spēs iespēt šajā puslaikā, kā viņi laudzīs spēles gaitu, pajām viņiem nevis jālauž, varbūt ne tik daudz jādomā par vārdu gūšanu, šobrīd viņiem jādomā, kā aizpār lauzu spēles gaitu, lai šajā puslaikā varētu būt kontrolēt viņi, nevis pretinieki, jo pēdām viss otrais puslaiks ir aizradējis Jūrmalnieku zīmē, laba piespēle, labajā flangā, tur Vladislavs Gabovs pret Smirnovu, Gabovs, joprojām Vladislavs Gabovs, atkal bloķē viņa piespēle Smirnovs, un tajā pie mums ir Mickevičs. Ja Mickevičam šo zonu šī ir
24. spēle, vieni gūti vārti, viņam, diezgan daudz viņš spēlēs pamatstāvā, 19 mači pamatstāvā, tikai 5. spēle uz maiņu, bet, pēdējā laikā atkal viņam diezgan maz spēles laiks ir. 21 gadu vecs spēlētājs viņš ir, bet vairs U21 lasē viņš jau labu laiku nespēlē, jo tika izslēgts no tās. Centrējums Gutkovskis. Jā, te varēja būt pirmais moments. Skonto pat varbūt varam to arī uzskatīt par momentu. Gutkovskis līdz citienām netika, bet centrējums bija ļoti bīstams cīņā Gutkovskim pret, kas viņam tur pretī bija, Bagdasarjans, laikam tas ir, kurš ir cietis šajā divcīņā, bet Bagdasarjans reāli, varam teikt, glāba komandu no vārda zaudējuma, neļaujot Gutkovskim izdarīt brīvu sitienu. Vajadzīga atkal ārstu palīdzība, pagaidām tikai Jeļena Golubeva skrējas laukumā. Es gribu redzēt laukumā Čačiešvili. Es ceru, ka nekāds nopietna trauma nebūs, bet tomēr gribētos, lai tīri tādam kā, nezinu, humoram, kuriozam, lai viņš izskiet laukumā ar ūdens pudelēm. Jo vismaz viediekumā viņš ir ierakstīts kā fizioterapeits. Tereņķevs tikai ar ūdens pudeli pie Gubija devās, jo likās, ka viņš uzsēja pie 4. tiesneša ar mājiņas pieteikumu, bet nē, pagaidām vēl nē. Arī no Spartaka rezervistiem neviens nesildās, protams, nesildās arī neviens Skonto rezervists, kā jau minēja, jānotiek palieliem brīnumiem, lai Andrejs Kaļiņins vai Mihēls Mihlaps vai Tamas Spertija izdarīt kādu spēlētāju maiņu. Tamas šodien ir tiešām ļoti augstu, joprojām tur, kur viņš apsēdās spēles sākumā, tur viņš sēž joprojām pašā tribīņa augšā. Tā kā ļoti mierīgs viņš šodien Tamas ir. Moros. Piespēles laukumā Ivanovam, Meļņčenko pamet vārtus, un tomēr Meļņčenko pirmais pie bumbas. Jau kādi iedīgļi sāk rasties Skonto uzbrukumiem. Pirms tam Gabau vairākas piespēles, centrējums Gutkovskim, tagad piespēles zonā Ivanovam. Varbūt arī Skontiešiem izdosies lauz spēles gaitu. Cīņā par titulu gan pat grūti spriest, kāds rezultāts būtu labākais no intrigas viedokļa. Droši jau kā jebkāds, jo variantu vēl ir tik daudz. Vēl sastarpējā spēle galā Skonto ar Ventspili būs, tā kā šobrīd tādā veidā rēķināt neko nav iespējams, jebkurš iznākums. Vēl saglabās ļoti liela intriga cīņā par titulu, pat ja Skonto šodien izraus uzvaru. Isājevs. Labi nospēlē Punculs, bumba gan paliks Skonto. Berenfelds. Jermalājevs palicis kreisajā flangā. Sāka spēle viņš labajā. Meļņčenko droši spēlē. Ja ilgu laiku komandas pamat vārtnieks, tiešām ļoti labi spēlē. Un sākumā, varbūt redzēja pāris viņu mačus, ļoti nedrošs bija par to pašu Jelgavu, lai arī Sausā nostāvēja 0-0 Olēnē, bet ļoti daudz tādu neprecizitāšu kļūdu izgājienā, bet pēdējos mačos tādu kļūdu viņam ir ļoti maz bijis. Un nereti viņš arī ir glābis komandu no vārda zaudējumiem, glābis no zaudētiem punktiem. Pieņemčuks arī šajā spēlē pēdējā mierīgs ir patīk. Viņam arī žestikulēt, viņš varbūt nav tik ļoti agresīvs, bet runāt viņam patīk, jo īpaši runāt ar tiesnešiem viņam patīk. Bet atšķirībā no Tamas Spertijas viņš vēl pat brīdinājums šķiet nav dabūjis no disciplināru lietu komisijas, jo tādu incidentu viņam vēl nav bijis. Spertijam šis jau ir otrā diskvalifikācija šodien, atganot arī pagājušās sezonas. To pēc Gutkovska uzbrukuma, Gutkovskis Moros pa kreisālāk arī Bērnfelds, Moros gan spēlē pa labi un kļūdās Viktors. Atceroties pagājušās sezonas scenāriju, ap šo pašu laiku Tamas Spertija dabūja diskvalifikāciju. Ja atmiņa neviļ, tās gan laikam bija 2 spēles, nevis viena, bet kurā ziņā vienā no šīm spēlēm, kurās viņš bija tikai tribīnēs, Skonto stadionā, Skontieši zaudēja ļoti svarīgus punktus pret metu, bija vadībā 2-0, beigās 2-2 un daudzi spēlētāji, arī vairāk treneri teikuši, ka ļoti iespējams, ka tieši šajā mačā Skonto atstāja titulu. Protams, ka viens no galvenais faktors, kāpēc Skonto zaudēja šo titulu, bija Mingāzova pārstāšana spēlēt, bet tomēr viena no tādām spēlēm, kurā 3 punkti bija jāņem, tā bija pret metu 2-0 vadībā pret vienu no virslīgas pastarītiem. Šādā situācijā Skonto bija jāizrauj, bet jānotur uzvara, tas neizdevās, un beigās šie 2 punkti ļoti dārgi maksāja. Ivanovs. Nebija pārkāpuma pret Punculu. Gabals sitiens pāri vārtiem. Jā, Skonto pamazām, varbūt vēl nepārņem iniciatīvu, bet vismaz izlīdzina spēli. Spartaks kādu laiku nav traucējis Andreju Palo. Palos tikmēr tur mierīgi sildās un sauļojas pie savu sūlaukuma. Ļoti daudz pagājušā gadā, protams, Palos šajā stadionā spēlēja, jo bija Spartaka vārtsargs.
Jagubī. Kādu laiciņu nebijām redzējuši viņu. Viens no aktīvākiem spēlētājiem, protams, Mena, kurš nomainīts. Kazačoks. Man liekas, ka tur bija pārējām. Šoreiz piekritīšu Kazačokam no mana punkta izstījās, ka iegrūda viņu mugurā, paķiksēja viņam pa kāju, bet Reimans tur pat blakus bija un pārkāpumu neredzēja, tā kā varbūt arī tomēr tikai parasti divcīņa. Punculs pret Dvalī. Un Vaņu nospēlēja roku vai aizmuguri, nepagūpa pamanīt, jo tiesneša asistents ļoti ātri bija nolaidis karodziņu. Dvalī. Viņam no muguras Stuglis, pagus izdarīja piespēli Gruzīns. Moros. Isājevs. Moros. Jermolājevs, Moros, arī Moros nav valsts, viņš piespēlēja Ivanovam, Ivanovs pret Punculu. Ivanovs joprojām, te Ērika Ivanovs spēlē Raugumu, to viņš arī dara. Un izsit bumbu vienkārši šādā droši nospēlē, bet galvenais, ka precīzi. Bērenfelds, Jermolājevs, jāceļ iekšā Edgaram. Māju kustība, tad gan centrējums, Gabals, pārsteicīgs. Šis centrējums arī pārāk neprecīzs. Nezinu, kam bija domāts, droši vien jau kaut Koskim, bet tuvāk tur Gabals šai bumbai bija, bet arī grūti viņam izdarīt siti. Es pat neizdarīju vienkārši tik līdz šai bumbai. Tikmēr 3 Spartaka spēlētāji dodas sildīties. Viens no viņiem ir šķiet Kārhins, šķiet, ka arī Krivašai ir aizgājis. Varētu redzēt, varbūt drīzumā vēl kādu spēlētāju maiņu. Tagad gan varbūt pēc šī rezultāta, ņemot vērā, ka 1-0 Spartakas vadībā, varbūt viņam noderētu kāds rezervistos, kāds aizsardzības tips spēlētājs, bet šādu viņiem gan ir pamaz. Vairāk tieši priekšējā līnijā var pamainīt, arī nav slikts risinājums, varbūt atjaunot spēkus, lai var paprasingot skonto aizsargus. Bet, piemēram, pāriet uz 3 centra aizsargiem, kā Spartakas neredz šo zonu spēlēs pie Piļevčika, izskatās, ka varētu arī nebūt iespēja, Protams, arī vai ir vajadzība tāda to darīt. Šlampe. Ivanovs. Gutkovskis. Moros. Jā, un tiešām institīvi, jo ir Skonto. Pagaidām bez reāliem momentiem, joprojām bez reāliem momentiem, bet kaut nedaudz lausti ir izdevies šo spēli. Jermolājevs arī sit vārtu rāmī trāpa, bet šis sidiens nebija bīstams. Tikai tīri statistikai un vārtsarga, ja ne patrenēšanai, tad vismaz pārbaudīšanai. Labi, nospēlē apī. Šajā spēlē, lai arī Skonto zaudē, jāstāsta, kas notika ielēstajos vārtos, bet citādi apī diezgan labi spēlēs, daudz uzvarēja, 2 cīņu viņam ir bijis, bet ielēstajos vārtos gan būtu jāapsās atkārtojums, kurš tur vairāk no aizsargiem, varbūt arī kāds no pussargiem drīzāk bija vainīgs šajā situācijā, piemēram, kad Jagubī apspēlēja Isājevu, Dvalī. Daudz met Skonto iekšā bumbu aiz aizsargiem vai starp aizsargiem tieši ar saviem uzbrucējiem, vai Ivanovam vai Koskim. Nespēlē varbūt caur flangu un pēc tam centrējums daudz spēlē tieši pa centru Skonto. Jo, tas gan bija ļoti neprecīzs. Pat centrējums ļoti neprecīzs piespēle. Dvalī. Jermolājevs prasa bumbu kreisajā flangā. Bērenfelds pieslēdzas šobrīd. Jermolājevs iegāja vidū, tā kā nav skaidrs kā pārsvars šajā flangā. Skonto, Meļņčenko. Arī droši un precīzi. Pagaidām bez kļūdām šajā mačā. Joprojām rezervē, protams, Spartakam ir Pāvils Davidos, kurš sezonas sākumā bija pamatvārdsargs, bet jau labu laiciņu ir kļuvis par 2. numuru. Arī Davidos, protams, ir jauns vārdsargs Spartakam. Pagājušo sezonu viņš spēlēja Lietuvā, Sūdūs rindās, atgriezās Latvijā, savulaik spēlēs Jūrmalā, protams, arī Daugavpilī. Čika Ventspilī arī Davidos kādu laiciņu pabija, neilgu laiciņu. Dvalī nāsās bumbu ārpus laukumā. Tieši Davidos šobrīd kaut ko diriģē no soliņa, kaut ko pabļāva Blagan Deždinam šķiet. Blagan Deždins dodas pie saviem rezervistiem. Varbūt, ka būs jau spēlētāji māņi. Ja, starp citu, Skondošiem arī 2 spēlētāji aizgājuši sildīties. Protams, skaidrs, kuri tie ir, Šilings un Sovers. Grigorjevs jau diez vai iesildīties. Skaidrs, ko Davidos pabļāva. Davidos kaut ko pabļāva par Meļņčenko darbību. Tieši Blagan Deždins arī līdz Meļņčenko bija aizgājis kaut ko nodot, nevis līdz saviem rezervistiem, kur iesildās. Varbūt Davidos pateica priekšā, lai varbūt
vairāk pavilkt laiku, ļoti iespējams. Vai kāds cits padoms. Isājevs, Apija. Ivanovs, labi nospēlēs Mirnovs. Trāpa viņš pa galvu Ivanovam, bet pārkāpumu tur nebija. Dabūja pakausi Nikita, bet uzbruks Spartaks. Jagubi. Mickevičs. Bloķē piespēlē Gabals, tur nāk pretbrukums Gabals, joprojām Ladislavs, bet tomēr Šlampe nostrādā aizsardzībā. Aktīvi spēlē Skonto, jā, rezultāts spiežiņus, nav jau citas izvēles. Spartaks arī tā komanda, kurai varbūt arī patīk kontrolēt bumbas, tādas izteiktas kustības uz priekšu, patīk nospēlēt caur aizsargiem, caur vārtsargu. Tas ir tas, kas Skonto šā puslaikā nav vajadzīgs, jo laiks iet Spartakam pa labu, nevis viņiem. Tāpēc arī pašiem būs aktīvāk jāspēlē pretinieku laukuma pusē. Apija pret Jagubi. Un labi atkal nospēlē Apija. Uz Skonto fani šā puslaikā vispār nav dzirdami. Spartaka fani ierasties augļi. Nerimst kā vienmēr, bet skontieši šķiet rezultāta mākti bēdīgi par 0-1 pēdām klusē. Atkal Piļevčukam iemesls paļaut uz tiesnešiem. Bija pārkāpums pēc skontieti. Bērenfelds. Labi nospēlē Ponsuls, bet izklipinā labi Dvalī. Un pēc tam arī trāpīja Ponsuls lecot pāri ar buci pa galvu, bet Dvalī pat nepakustījās, pat nenoreaģēja. Nu, šādā situācijā bieži vien pat arī var dabūt brīdinājumu Ponsuls. Krauklis ar galvu, šoreiz labi nospēlē. Pirmajās laikā kādas 2 reizītes viņš nospēlē kāju, ļoti neprecīzi izsita bumbu. Šoreiz ar galvu precīzi. Bērenfelds, Jermalājevs. Beigās pārkāpums pašam Jermalājevam, vai arī aizmugurs nebija, bija vienkārši pārkāpums Edgaram pret Bagdasirjanu, vai arī vairāk pat cieta 2 cīņā tieši Jermalājevs. Krauklis pie bumbas daudz spēlēšos, un arī kā malējas aizsargs. Bet tā kā nav Daņīlova, nav Čerepānova pat ieteikumu arī, tad, nav arī citu centra aizsargu Spartakam, ko laist pamatsastāvā. Jau kādas 20 minūtes aizvērtējuši otrajā puslaikā. Joprojām 1-0 Spartaka labā. Skonto ir izdevies līdzsvarot spēli, bet pēdām iniciatīvas un spiediena no rīznieku puses nav. Bērenfelds. Gutkovskim par spēcīgu, par augstu šī piespēle, un tur Šlampa pirmais pie bumbas, un arī pret Gutkovski rēda to ārpus laukuma. Šķiet, ka arī Gutkovskis dabūja triecienu pa muguru, iespējams arī tēt lecot pāri Šlampi aizskāra ar buču apakšu, Gutkovska muguru. Jo minēja, ka rezervēs kontiešiem ir Šiliņas un Sovers. Jā, pirmā epizode, to, ko es gribēju, Čačešvili izskrējis laukumā. Nav šajā mačā ierastā Skonto asa, tāpēc Čačešvili ir šajā ampluā, šajā spēlē. Nemāk, tā ir pirmā reize, man liekas, ka varētu būt arī pirmā reize, lai gan, protams, neesmu arī bijis visās pēdējās Skonto spēlēs, bet tā varētu būt, kad bija laiks, kad algu problēma dēļ arī ārsta nebija uz mačiem, bet tad bieži vien skrēja Kaļiņins, ja nemaldos laukumā. Varbūt pat Gutkovskim nedaudz arī nopietnāks šis savainojums ir, nekā sākumā varēja likties, pat vajadzīgas arī nestuvis, jo projām Gutkovskis pēc viņa kāju darbības varam redzēt, ka nav pārāk patīkama sajūta laikam. Ja Gutkovskis nevarēs spēlēt, tas būtu milzīgs trieciens ne tikai šajā mačā, bet iespējams, ka arī uz nākamajām spēlēm. To gan ļoti negribētos, lai būtu savainojums, jo Skonto tiešām, jo tā sastāvs ir tik trausls, tik īss, un arī no tiem visiem 13 spēlētājiem daudz nevar spēlēt, vai daudz spēlē ar mini savainojumiem, varbūt daži pat vairāk nekā mini savainojumiem, kā, piemēram, Klimašvilī pēdējā spēlē pret Liepāju iznāca uz maiņu, kaut arī pirms mača neklibojot, pat nevarēja paiet. Neiespējams, ka šī iziešana uz maiņu viņam arī maksāja spēlēšanu šajā spēlē. Tufors trāpa tēt pa galvu Morozam. Arī knockdowns
Bet, šoreiz gan, protams, nebūtu pa sevi, pa galvu ļoti sāpīgi, bet tas diez vai pārtaps kaut kā nopietnāk, un Moros atgūsies. Varēs arī Gudkovs, kas ir kājās, un gan jau, ka varēs iet laukumā. Pamazām jau arī paskrien, un pēc brītiņa droši vien, ka arī atgriezīsies ierindā. Arī Moros, protams, ir kājās. Paslēp nedaudz muguru Gudkovskis, bet ies laukumā. Viss kārtībā Vladislavam, par to prieks. Kļauklis. Bagdas Rjāns. Labi presingos Konto. Dvalī. Labi nospēlēs Konto, atņem arī bumbu. Isājevs. Labajā flangā tikko uz laukumā atgriežušajam Gudkovskim. Pats ir ļoti neapmierināts ar to, ka viņam tika atņemta bumba. Kā izstāsta, ka vēl nedaudz viņš tomēr jūt sāpes. Vismaz arī saņemot piespēli varēja manīt pārmaiņas viņa sejas grimasē. Moros. Uzbrūk daudz, Konto uzbrūk vairāk, bet pajām bez momentiem. Tas viss notiek. Lai arī Gabavam neprecīzi piespēli un Gudkovskis joprojām ķerās pie muguras, neizskatās labi. Jācer, ka varēs pabeigt viņš spēli un jācer, ka arī viss būs kārtībā turpmāk, jo 6 kārtas sezonas beigām līderē zaudēt savu uzbrukuma līderi, labāko vārdu guvēju tiešām būtu smags trieciens, kādas Konto šodien jau bijis ļoti daudz. Smirnovs, Tufors, Mickevičs, labi izklīvinā spēlē Apija. Atkal Smirnovs, Tufors, Šlampe, joprojām turās pie muguras Gudkovskis, tā kā izstāsta, ka spēlēs tomēr viņš ar nelielu savainojumu. Redzēsim, ko tas viņam mainīs sprintos, vai viņš būs spējīgs paskriet maksimālā ātrumā, pagaidām neizskatās pārāk labi. Sāvju grimas sejā ir acīm redzama, pēc ķermeņa valodas arī ir skaidrs, ka Vladislavam viss kārtībā ar muguru šobrīd nav. Tad ko jau mainīt vienkārši arī nav. Šīlings varētu iziet, bet tā būtu drīzāk kvantitīva, nevis kvalitīva maiņa. Gabals, Mickevičs. Un Gabals šeit kādu gust bumbu savai komandai. Gudkovskis klibojot skrien pretī. Var redzēt, ka viņš taupa, sargā muguru. Atkal Gudkovskis. Moros. Tomēr Dvalī nevis Isājevam, tālāk pa kreisi ir Berenfelds, bet Dvalī spēlē pa centru, un Ķermālevs nopelna tiešo brīsienu no kādiem 1,27 m, patēl līdz vārtiem, bet var uzsist no šajienes. Var arī centrēm izdarīt. Būt Mingāzos gan jau kas istu, lai gan viņš tomēr vairāk ir tuvo standartu sitējis, nevis tādu tālāku. Skatīsimies, ko izplānos Konto. Es domāju, ka drīzāk sitīs kontieši nevis centrēs. Varbūt arī izspēlēs. Konto arī patīk bieži vien izspēlē, kādu mājasdaru parādīt. Gabals ir pie bumbas, tur tālāk arī Moros. Siedniņā 3 spēlētāji. Gabals arī sit, visu Meļņčenko. Atkal sitiens vārturāmi, bet arī šoreiz ne tik ļoti bīstams. Gribētu zināt, ko šobrīd pie sevis domā Tamas Spertī. Tas nedaudz mīnus viņam esot tribīnes, jo mēs nevaram zināt, ko viņš domā. Viņš būtu tehniskajā zonā. Tu, man liekas, ka dzirdētu vēl arī dubultos. Ponsuls pret Bērenfeldu. Vairākas māņkustības. Stuglis. Sliktas ieviņam. Bumbis Konto. Moros. Pārkāpums pret Morozu Kazačakam. Vai arī varbūt pat Tuforam viens no ziņā abi divi viņi nogāza Morozu. Pirmais pat laikam bija Tufors. Bērenfelds. Es gan neveikli savu spēlēšanas mēģinājums, bet bumbu saglabās Konto. Moros. Šādi kontrolē bumbas kondēšanas Spartaks iesēž diezgan dziļi. Piespēles ulaukumā. Jā, citur trūka, lai Moros izdarītu sitienu pa vārtiem. Beigās arī sadursmē ar Smirno abi divi guva savainojumus. Cik nopietnas drīz redzēsim, bet pēc kāda pārtraukuma atkal tāds bīstams moments Konto. Joprojām ne vārdu gūšanas moments, jāsaka gan, bet kaut kāds asums, kaut kādi asumi solaukumā.
Abi divi arī turpinās spēli. Jermolājevs atstājas bumbu Bērenfeldam. Jermolājevs saņem atpakaļ. Ko teiks asistents? Stūrstiens. Tomēr Jermolājevs tomēr paguva saglabāt bumbu laukumā. Paguva arī nopelnīt stūrstienu. Pats to arī izpildīs. Vismaz uz stūriem jāiet Skonto lieliem spēkiem, bet atceroties pirmā puslaiku vairākas reizes pēc šiem stūriem vai standartiem Skonto arī iekrita pretuzbrukumā. Par to arī nedrīkst aizmirst. Jermolājevs ceļ, Meļņčenko neiet ārā, protams, tāls centrējums uz laukuma malu, tur arī viņam nebija jāiet. Strots zaudēja bumbu Dāvis Sandis. Nu, vēl divas spēlēja maiņas Spartakam ir. Gan jau drīzumā arī varētu Piļļipčuks kādu maiņu izdarīt, lai arī šobrīd būtībā arī neprasās. Varbūt varētu kādu no priekšējās līnijas nomanīt tīri spēku atjaunošanas ziņā. Stuglis varbūt, Paguris, varbūt Fonsuls. Varbūt arī Jagubība, lai gan šis joprojām pietiekami mazs, kad saņem bumbu. Atvainojas Pāvlovs par šo piespēli. Pēdējās minūtes, 2, 3, 4 Stuglis, bet Koskis izsās nedaudz labāk. Fiziskā ziņā vairs pie muguras neķerās, varbūt arī pārgājušas sāpes. Jācer, ka tā. Lai gan nedaudz vēl pieklibo, teiksim, iztaipa, varētu teikt tā, kājas ievingrina. Bagdas Rjans. Tikai trešā spēle jums šodien atgādina. Pirmā spēle pamatsastāvā 20 gadi viņam. Stuglis. Strots. Gābaus, tālāk nomet Gutkovskim, Gutkovskis pret Smirnovu. Tomēr Tufors atņem Gutkovskim. Es atņem, bet palīdz atņemt bumbu. Un šādi spēle tiešām beidzas tikai 2 punkti. Šķirs Skonto Ventspili, un Ventspilniekiem būs viena spēle rezervē 66 punkti. Šobrīd 29 spēlēs, neskaitot šo maču, ir Skonto 29 mačos 64 punkti ir Ventspilī. Nākamā spēle Skonto arī ļoti smaga solās būt pret Jelgavu. Bērenfelds! Nikita pirmais būs pie bumbas. Jermolājevs. Ieskats laukumā arī Moros, nesaprot šeit Bērenfeldu. Bērenfeldam bija jāraujas aiz aizsarga muguras, to viņš nedarīja. Neizskatās Jermolājevu, un tā jau ir Spartaka pretuzbrukums. Kā laicīgi neesam redzējuši Spartaka bīstamos pretuzbrukums. Stuglis lēno spēlē Dvalī. 27. numuru dueli apsteidz Elvi, un pēc tam arī Elvis pats pārējiem noteikums šeit būs brīdinājums. Jā, Elvis Stuglis izsaka bumbu šeit, ka pat ārpus stadionu teritorijas pāri sēdē šeit, ka trāpīja, un Stuglim brīdinājums. Nedaudz sanervozējās pēc šīs epizodes Stuglis, un būs laikam otrā spēlētāja maiņa Spartakam, tā izskatās. Šķiet, ka Arhins varētu doties laukumā. Nē, Arhins tomēr laikam, ka nē. Nu, redzēsim, vai nu mans minējums, vai nu Krivašeja var Rastieši Vilī, redzēsim, kurš no viņiem. Un te būs vēl viens brīdinājums Ērikam Tuforam. Asi viņš nospēlēja pret Bērenfeldu šķiet. Jā, 5. numurs Nikita Bērenfelds. Moros. Dvalī. Šobrīd Dvalī ir malā aizsarga pozīcija, samainies ar Bērenfeldu pēc šī pārkāpuma. Moros. Atkal cīžām veidot Skonto fani, vajag dzīvoties arī pats Skonto uzbrukums, redzēsim. Moros, tad gan Bērenfelds ir, un tas varēs nākt arī diezgan visam, jo Bērenfelds aizgāja uz priekšu, Dvalī nebija atpakaļ savā pozīcijā, pēc tam pārtver šo piespēli. Vide aizsardzības centrā varētu būt arī kā trobiņš. Palicis Apija, Gābaus, šlām pie galvu, Mickevičs, labi nospēlē Gutkovskis, Asi nospēlēja, Jagubī pret Dvalī, tālāk varētu arī mainīt malu, Jagubī mēģina apspēlēt, un šoreiz Dvalī labi kā nospēlē, Jagubī daudz spēlē 1-1,
Skontiešiem šķiet, ka neviens spēlēs laikam vēl sildās. Otrs izsās, ka varētu būt iet laukumā. Izsās, ka varētu būt spēlētāju mājas Skonto. Drīz redzēsim, vai tā arī būs. Vismaz džemperis ir novilkts. Tā kā iespējams, ka redzēsim tomēr vienu spēlētāju mājas Skonto. Ja būs maiņa, tad mans minējums, ka tas būs Šilings, nevis Sovers, kuram virslīgā nav neviena mača. Ja viņš iziet, viņš būtu debitants. Šilingam vismaz kaut neliela pieredze šo zonu ir bijusi. Jā, būs pirmā spēlētāja mājas Skonto. Mihalovs aiznesis Griščenko mājas pieteikumu, tā kā tomēr mana prognoze, ka māju nebūs, nepiepildīsies. Jātājums gan vai tā ir piespiedu māja, traumas ziņā, Gutkovskim varbūt, vai arī tīri spēles ziņā. Mickevičs, pārkāpums pret Mickeviču. Kādlaiks viņu nebijām redzējuši Spartaku Skonto Sulohma, tā ir tāda iespēja būs. Jātājums, ko arī mainīs. Vai nu, ja Gutkovskim trauma, varbūt Gutkovski, varbūt kādu no aizsargiem mainīs, un ies uz visu banku, nu skatīsimies. Tagad Jagubī, standarta situācija, Jagubī ļoti spēcīgs centrējums, pārāk spēcīgs. Tur Puncelam nebija nekādu variantu līdz šai bumbai aizsniegties. Varbūt arī Jagubī mēģināja uzsist, bet Hirasņā ļoti spēcīgs nāca un pārāk spēcīgi, neprecīzi. Tikmēr Spartakam gan, tomēr šī spēlēja maiņa netapa, novilka spēlētājs džemperi, bet ar to arī laikam aprobežojās. Iespējams karsti palika. Moros. Jā, mainīs tomēr Gutkovski, tā kā laikam šī ir piespiedu maiņa. Traumas dēļ, žēl, tiešām žēl. Bet laikam, ka Gutkovskis nevarēs turpināt spēli. Un toties izskatījās, ka tas nebija 25. numurs, tas bija 10. numurs, un tad tas nav Šilings, bet gan Sovers. Debitants, Norberts Sovers. Jā, desmitnieks ir uz Griščenko tablo, tā kā neies laukumā Šilings, ies Sovers. Arī šajā ziņā es neuzminēju. Tikmēr jau Blagondeždins stāv pie tiesneša nojumīts, tā kā arī Spartakam tomēr būs otrā spēlē maiņa ieslaukumā Rostiešvilī. Tā kā varbūt nedaudz aizkavējās šī maiņa, bet tomēr viņa notiks. Dvalī. Apija. Aktīvi, protams, spēlē Spartak uzbrucēja arī bez bumbas. Apija gan labi to pietur. Moros. Dvalī vai Strots. Dvalī pirmais, atspēlē Palvam, pietiekami spēcīgi. Šeit bija diezgan riskanti. Kaut nedaudz par vāju, un Jagubī būtu izgājis 1-1, bet šoreiz nospēlēja ļoti labi Dvalī. Jermolājevs. Kreisi Bērenfeldam, labi ieraudzīja viņš Nikitu. Moros. Moros var arī uzsist. Moros nomet Jermolājevam. Jermolājevs nesit. Nebija iespējas sist, Jermolājevs krīt. Jā, tas tur gan vairāk kontakts tur bija, bet nekāda pārkāpuma tur vairs nebija. Blagondeždins joprojām gaida. Nevar iesniegt mājas pieteikumu, jo nav kam to darīt. Nav kuram iesniegt. Zaudēja bumbu Puncels. Gutkovskis, viens no pēdējiem momentiem viņam šajā mačā varētu būt. Rušņik arī būs, jo tur bija 12. numurs. Uzlikts uz tablo. Uz tiesneša dēlīšu, tā kā Gutkovskis pavisam drīz laukumu pamatīs. Šoreiz bez vārdu gūma, kā izskatās. Vēl gan varbūt var pagūt. Bērenfelds, Ivanovs, Bērenfelds sit apakšējā stūrī, Meļņčenko glāb. Šo varam varbūt pat uzcīt par pirmo tādu reālo vārdu gūšanas iespēju, kad ir sitiens pa vārtiem un jāglābj Meļņčenko. Vāslavs Gutkovskis tikmēr pamet laukumu. 19 vārti viņam šajā gadā pagaidām šajā sezonā, un tik viņam arī paliks līdz nākamajam mačam vismaz laukumā 10. numurs Norberts Sovers, 17 gadu vecs spēlētājs un virslīgas debitants. Jermolājevs, spēcīgs centrējums tur. Tur bija Nikita Ivanovs, sita viņš ar galvu, bet garām. Tikmēr Spartakam ieslaukumā Mihails Rostiešvili, Gruzīnu uzbrucējs, var mainīt gan Stugli, gan Puncelu, jebkuru no priekšējās līnijas viņš var nomainīt, var spēlēt gan centrā, gan flangā. Redzēsim. Pieņem, ka varētu arī Stugli varbūt mainīt, viņš varbūt arī Puncelu, Jagubī un Mickeviču diez vai. Strots.
Gābaus. Smirnovs. Zaudēja gan viņš bumbu. Moros. Jermolājevs. Jermolājevs gan ieskrieties nerīkstētu ļaut. Un te Mickevičs pie mums par spēcīgu. Šī piespēle Dvalī redzējām, ka aizgājusi bija uz priekšu. Iespējams, ka arī maina nedaudz taktiku Skonto. Te var būt arī brīdinājums Strodam. Šķiet, ka parādīja, ka vairāki pārkāpumi ir bijuši un par šo te arī brīdinājums. Ne, tomēr nav Strodam. Parādīja viņš nevis par pārkāpumu, bet par maiņu. Tikko uzgājis uz laukumu brīdinājumu dabūja Sovers. Nomainīts tikmēr interesanti. Mickevičs tiek nomainīts, kurš uznāca uz maiņu tikai šajā mačā. Laikam tik ļoti nav apmierinājis viņš Piļļevčuku. Mickevičs vietā dodās Rostiešvili. Rostiešvili šajā sezonā nav pārāk daudz spēles sezonas sākumā. Viņš nedaudz uzspēlēja, bet citādi diezgan maz. Tikai 4. spēle. Turklāt jāņem šodien ir dzimšanas diena, kā arī informators ziņo pareizi. Kā apsveicam Gruzīni, varbūt arī tāda neliela dāvaniņa viņam avansā ir. Dzimšanas dienā izlaižot uz maiņu. Te pārkārt noteikums Punsuls pret Jermolājevu. Par to dabūt arī brīdinājumu. Ja viņš būtu paņēmis bumbu rokās, to viņam neatļāva izdarīt, bet ja būtu, tad par spēles laika ilsnāšanu arī varētu dabūt kaut ko krāsainu. Zaudē bumbu Bagdasarjāns, Jermolājevs. Vēl kāds 10 minūtes laika un kompensācijas laiks ir. Skontiešiem Ivanovs Sulokumā, Nikita Ivanovs kritienā sit, bet virsū Meļņčenko neizdevās. Nikitam sitiens. Grūti arī izdarīt šo sitienu, viņam traucēja aizsargs, tika viņš līdz sitienu pozīcijai, bet pats noslēgums sitiens vairs nesanāca. Jā, vēl aptuveni 10 minūtes, joprojām var liksmot Ventspils līdzjūtēji, pagaidām vēl. Šāds rezultāts viņam ārkārtīgi der arī. Pat, ja Skonto varbūt izglābjas un paņāk 1-1, arī šāds rezultāts, domāju, ka Ventspilniekus apmierinātu. Tufors. Rostiešvili. Pirmais šeit viņam pieskārniens bumbai. Gābaus. Dvalī. Izspēlēs ieņu Gābaus. Piespēle Jermolājevam. Jermolājevs par spēcīgu atlaiž bumbu. Jau gribēšu, ka rādīt tiesas asistents, kas stūrstiens, bet pēdējā brīdī tomēr mainīja lēmumu un parādīja pareizi. Asistents no vārtiem. Tā, Gabavam šajā mačā Šlampe nav ļāvis īsti izvērsties, diezgan aktīvi pret viņu spēlēja. Saņēmis ir Gabavs bumbas flangā, arī Sulokumā, bet Šlampe diezgan aktīvi pret viņu nospēlēs un neļaus izdarīt vien piespēles vēlāk, vai arī kaut ko citu pamēģināt, varbūt citienu izdarīt. Moros būs arī trešā spēlētāja maiņa Spartakam. Viens no tumšādēniem spēlētājiem laukumā, tā kā vai no Arhins vai Lemtīs. To arī drīzumā redzēsim. Pārgāpums tikmēr Kazačukam pret Jermolājevu, joprojām spēlē bez bumbas diezgan aktīvs Spartaks. Dvalī. Tiešām Dvalī daudz iet uz priekšu tagad, kā ir treneri norādījums visticamāk. Dvalī pat vadās pie sola laukuma un bumbu beigās tomēr zaudē. Atļaus ir izrītēts spēlētāju maiņu, tiek mainīts Ēriks Punsuls, 18. numurs, līdz ar to pēc pozīcijas loģisks būtu, ja laukumā ietu Džordžs Arhins. 20, kurš numuriņš mums tur būs, tūlīt redzēsim. Ēriks Punsuls šoreiz. Jā, 21. Tā kā Džordžs Arhins ies laukumā, Arhinam 19. spēle, 4. reize uz maiņojot, 19 gadus vecs ganietis. Vārtus šodien vēl nav guvis, bet vairākus mačus pietiekami aktīvi nospēlējis, bet vietu pamatstāvā viņš līdzīgi kā vēl vairāk spēlētāji ir zaudējis. Jermolājevs. Atgādinu, ka šajā mačā Spartaka nevar spēlēt ne Kravčenko, ne Federīvs, 2 ukraiņu leģionāri. Abi 2 pamatstāvus spēlētāji. Kravčenko ļoti svarīga figūra. Abu 2 šajā mačā nav. Bet ar to visu Spartaks ir vadībā un ļoti tuvu 3 punktiem pret Skonto vēl jāiztur. Pavisam neliels nogrieznītis. Stuglis. Labi nospēlē Elvis. Tur arī bija pārkāpums, bet ļauj spēlēt. Rostiešvili pret Apiju. Rostiešvili prasa bumbu labajā flangā. Arhins cēla roku, bet bija grūti mainīt malu. Stuglis. Projām Elvis. Rostiešvili par spēcīgu. Šī piespēle arī nepacīcinās beigās. Bet bumbu paliks Skontiešam, jo laikam tas bija Strots, kurš īsti to ārpus laukuma.
Vai arī iespējams arī Sovers, tas bija, kurš to izsita. Viens no viņiem droši. Tūfors pret Ivanovu. Tūforam, protams, auguma pārsvars. Tāpēc viņš arī uzvar gaisa divcīņā. Moros. Jā, no Morozam Spartika rindās skontieši uzvarēt neizdevās, un tagad Spartikam izdodas uzvarēt, ļoti iespējams izdosies uzvarēt Moroza Skonto. Kazačoks ir krietni pāri vārtiem, trāpa arī pa vienu no karoga stabiem. Nu, pavisam maz jau laika paliek skontiešiem, jāsaka arī, jo arvien vairāk būs steigties. Ir izniekiem tā, ka Dvalī tiešām spēlē, kā izteikts, centra pusargs. Sovers šķiet spēlē flangā jau labajā. Un, jā, skaidrs, šis Ājevs ir aizgājis Dvalī pozīcijā kā centra aizsargs. Protams, ar bumbu Dvalī viņš komfortablāk jūtas un arī ar bumbu viņš ir precīzāks, kvalitīvāks tieši darbībās, uzbrukošajās darbībās nekā Ājevs. Ājevs varbūt tomēr tās aizsardzības darbības ir ievērojami spēcīgāks nekā viņa bumbas pārvaldīšana un piespēles. Pārkāpums šeit pret Tuforu. Svilps Spartak fani, Tufors arī nedaudz paguļ zālītē, nu pēc tam rīdieši agresīvi atbild Ivanovu centieniem viņu piecelt kājās. Nav vairs spēlētāju maiņu Spartakam, tā kā, ja būtu vajadzīga kāda maiņa piespiedu kārtā, tad Spartakam šādas iespējas vairs nav. Skonto vēl divas spēlētāju maiņas ir, rezervēja Šilings, rezervēja vācāks Grigorjevs. Stūlim piespēle par spēcīgu. Pāvos spēlē ātri. Dvalī bija uz brīdi pat uzbrukuma Smailē. Ivanovs. Arhins. Teicam, tīka garām tur Morozam, tēt arī spēlē pret Bērenfeldu. Jikitam gan viņš garām netika, bet esam arī noteikumus pret Jermalājevu. Moros. Centrējums Solokumā Ivanovam, tur jāspēlē Meļņčenko, to viņš arī dara. Bagdasarjans. Vai nākamajā kārtā savukārt teicu, ka Skonto gaida cīņa pret Jelgavu, tad Spartakam spēle pret Daugavpili, BFC Daugavpils, nevis Daugavpils Daugavu. Šai komandai Spartakas sezonas pirmajā pašā kārtā Kauguros zaudēja sensacionāli 0-1. Tobrīd sensacionāli tā vismaz šķīta, jā, protams, toreiz vēl bija pietiekami labs sastāvs. Spartakam bija Sapagos laikam vēl nespēlēja, bet Gauričs gan bija. Savukārt pārējās divās sastarpējās spēlēs gan Spartaks ir uzvarējis 3-1 un 2-0 atmiņ neveļ. Āsai bumba laukuma, ja Gud bija pirmais pieskāriens neveiksmīgs. Pāripoja bumba zem kājas. Labi nospēlēt Bērenfelds. Būtu devis piespēli. Ticamāk, ja Gubī būtu to pārtēsa, gan ja Gubī ar bumbu, ja Gubī tālāk Kazačakam, Kazačoks Pavlovs glābi izgāja ārā no vārtiem un samazināja leņķi, samazināja atstumu no bumbas un nebija, kur Kazačakam citur bumbu, kura likt, un viņš trāpīja visu Pavlovu. Tikmēr kompensācijas laista 3 minūtes, pavisam maz laika palicis Skonto, lai izglābtos, bet tā gan arī punkts īsti viņiem nedara visticamāk, jo ja būtu, piemēram, 1 punkts, tad 3 punkti šī atstarpa, tas arī nav nekas ļoti daudz, jo savstarpējās spēlēs Skonto šobrīd ir sliktāka bilance nekā Ventspilī. Rostiešvili virsū Palovam, Palovs steidzas. Tālu piespēle Ivanovam, pret viņu Šlampe. Nu, man šķita, ka Šlampe arī pārkārt noteikumus, bet vismaz ir rauts Skonto. Ivanovs. Atkal Šlampe galvu. Un arī atstins no vārtiem. Nelaida klāt Šlampe bumbai pretnieku. Tas laikam pat bija Isājevs pieslēdzies uzbrukumam. Centra aizsargs jau šobrīd, jo Dvalī ir vidējā līnijā. Šobrīd pat Dvalī ir uzbrukumā. Tātad jau viņš ir vēl augstāk izvirzīts, nevis vidējā līnijā kā centra pusargs, tad jau ir uzbrucējs. Strots tiek pirmais bumbas Rostiešvili. Apija, atņem viņš bumbu Gruzīnam, teicam nospēlē Apija. Jā, nu, atskatot vārdu gūmu, ja ņemam vairāk, nu, viens vēl nedara, nu, visai laba spēle Apijam, kurā gadījumā, pat ja iznākums nav komandai labvēlīgs. Daudz viņš ir apturējis pretnieku uzbrukumus, bet tās pajām nav glābis no 0-1. Apija tālāk Isājevs.
Nespēlē viņš Bērenfeldam. Tālāk piespēlē Dvalī, tur Bagdasarjans. Tufors Jagubī pret Isājevu. Labi nospēlē Raugum Jagubī. Isājevam ievērojams centimetru pārsvars, bet nelēdi klāt, viņš jāčslau šai bumbai. Aizmuguri, jā, tā jau likās, ka Elvim ir aizmuguri. Sovers. Neveiksmīgi piespēle virslīgas debitantam. Bagdasarjans. Arhins, Jagubī prasa bumbu flangā, to arī saņem, gan skrējienā. Dvalī. Joprojām Jagubī saglabā bumbu, piespēlē Arhinam, bumbu pat neatstāja laukumu. Tur Arhins gan izveļ 4 apus, cīnās par to. Jermolājevs. Sovers. Labi apstājas. Nospēlē tālāk Strodam, pieslēdz Strodu uzbrukumam, Strods. Pārslīd vai paklūp, piespēles pašā brīdī. Ļoti neveiksmīgi nospēlē un spēle arī ir beigusies. 1-0 Jūrmālas Spartaks. Uzvar Rīgas konto 2. reizi šajā sezonā, 2. reizi pēc kārtas. Vienīgos vārdus guva Kevins Mena un visvairāk šajā brīdī līksmo nevis jūrmalnieki, bet gan Ventspilnieki. Ventspils vairs atpaliek no konto tikai par 2 punktiem un Ventspilī ir 1 spēle rezervē. Tā kā jau trešdien var notikt līderu maiņa, ļoti iespējams, ka tāda arī notiks. To jau redzēsim pavisam drīz. Tiekamies nākamajās spēlēs vislīgā, visu labu! Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.